Paldies visiem, kas ir ieradušies, un paldies, kas arī mūs skatās tiešraidē, kas skatīsies arī vēlāk. Es redzu daudz grāmatas mīļotājus, lasītājus, rakstniekus, un arī lielus un mazus, arī Īzaks rekursējuši pirmajā rindā, grāmatu lasītājs, un man ir ļoti, ļoti liels prieks jūs visus šeit redzēt. Šodien mēs runāsim par tādu lietu kā kaislību, par kaislību, kas mūs visas vieno, un tās ir grāmatas. Tās ir grāmatu draudzības, un tās ir sarunas par un ap grāmatām. Un šodien mēs tieši vairāk koncentrēsimies par grāmatu blogošanu, ko tas vispār nozīmē, kas tas ir, kāpēc mēs to darām, kāpēc varbūt kādam, kas vēl to nedara, būtu jādara. Un varbūt arī nedaudz tā kā pastāstīsim arī par tādām ēnas pusēm, kas šim hobijam vai šai kaislībai piemīt, un padalīsimies mūsu 4 stāstos. Un tas nav stāsts tikai par mums 4. Mēs esam arī veikuši diezgan tādu palielu aptauju, kurā piedalījās ap 60 grāmatu blogeriem, un padalīsimies arī ar aptaujas rezultātiem, ko citi grāmatu blogeri domā, un mazliet arī par viņiem pastāstīsim. Un īstenībā diezgan daudz par viņiem arī pastāstīsim. Jo mēs esam tik daudz, mēs esam dažādi, bet mūs visus vieno grāmatas. Es esmu Elīna. Tā ir Kristīne, Laura un Krista, un meitenes arī pastāstīs par sevi nedaudz vairāk, bet iesākumā mēs iesāksim par to, vispār, kas ir grāmatu blogeris. Man reizēm tas vārds blogeris, es teikšu godīgi, nedaudz arī nepatīk. Man liekas, ka drīzāk varbūt tas ir apskatnieks vai arī vēstnieks, bet lai veids kā arī šo personu nosauktu, es nezinu, vai jūs tur redzat vai neredzat, jā, ekrāns ir tik liels, cik viņš ir, bet tātad grāmatu blogeris ir cilvēks, kurš raksta par un ap grāmatām, kurš lasa grāmatas, kurš dalās ar izlasīto un tādējādi arī ietekmē citus, varbūt paņemt rokās grāmatas, vairāk arī palasīt par viņām. Un kas mums īstenībā arī jāuzsver, ir, ka grāmatu blogeris nav literatūras kritiķis. Varbūt tas ir tas, ko mēs reizēm nedaudz jaucam. Mēs neesam kritiķi, mēs varbūt nerakstam gluži par grāmatām tik dziļi, kā dara šīs profesijas pārstāvi, kuri arī studē par to. Mēs vairāk esam tādi hobija līmeņa cilvēki, kuriem vienkārši tik ļoti tās grāmatas patīk, ka viņi grib, lai kāds cits par tām grāmatām arī vairāk runātu. Jā, mēs iedvesmojam citus vairāk lasīt ar savām pārdomām par grāmatām un stāstiem par grāmatām. Un tagad mēs ātri padalīsimies par sevi, kā mēs kļuvām par grāmatu blogerēm, un es sākšu ar sevi. Jā. Tātad es vispār par grāmatām sāku rakstīt jau 2018. gadā, ir tāda aplikācija Goodreads. Kurš arī lieto šo aplikāciju? Gandrīz visi, vai ne? Gandrīz visi. Īstenībā ļoti laba aplikācija. Man ir gadījies, ka es nopērku dažas grāmatas vairākas reizes, un kāds ieliek kādu atsauksmi par grāmatu, un es uzreiz domāju, man šo grāmatu vajag, un izrādās, es viņu esmu jau 18. gadā lasījusi. Bet viņai ir cits vāciņš, vai cita valoda, un tā. Bet man ir vairākas reizes, un tieši nesen man arī bija stāsts, es paņēmu no izdevniecības Zvaigznes vienu grāmatu, UNSB, un es viņu tiešām 22. gadā biju jau lasījusi. Kad es viņu sāku lasīt, es sapratu. Labi, es sāku 18. gadā rakstīt, tad es esmu vēlā Instagram lietotāji, man liekas, es sāku lietot tikai 22. gada beigās, un tad es pamanīju vairākas personības, kuras raksta par grāmatām. Un man laikam tā viena no tām grāmatām bija, kas man uzlika to punktiņu, ka man arī ir jādalās pa grāmatām, bija Safona grāmata Vēja ēnā, kur man tā grāmata tik ārkārtīgi patika, ka es sapratu, es nevaru pa viņu nedalīties. Man vienkārši jāieliek, un kā es mācēju, tā es arī ieliku, jo man likās, ka man tā kā ir jāiedod citiem, varbūt vēl kādam tā grāmata tik ļoti patiks, cik man viņa patika, jo Safonam ir tas teiciens, ka grāmatas ir kā spoguļi, kad tas, ko tu izlasi, tas ir tevī pašā, un man likās, tas viss tik ļoti sasaucās. Un tā es sāku ļoti nobijusies, bet lēnām likt Instagramā atsauksmes, nezinot vispār, kas tur ar to visu tālāk notiks, un vai vispār kaut kas notiks, bet es jūtu to lielo vilkmi, ka man tas ir jādara. Un es to sāku darīt.
Un es vēl tajā brīdī strādāju finanšu iestādē, un es nevarēju saprast, vai es vispār drīkst to darīt, un kā, un šitā, tur visi tie noteikumi. Noteikti jau, ka drīkstēju, bet es pat biju nobijusies. Un tad, kad es aizgāju no šī darba projām, tad es sāku to arvien vairāk darīt, jo es jūtu, es esmu brīva, es varu darīt visu, ko es gribu, un tad es sāku to vairāk darīt. Un šobrīd grāmatas man ir aizvedušas interesantos piedzīvojumos. Kopš marta es rakstu arī žurnālam Santa par grāmatām, grāmatu lapu, 5 ieteikumus katram mēnesim, un rīkojam diskusijas par grāmatām, un brīžiem man liekas, ak, Dievs, kur tās grāmatas man aizvedīs vēl tālāk. Tāpēc, ja jūs jūtat to vilkmi, ka to vajag darīt, tad mans ieteikums ir, ka to vajag darīt. Ka tas, man liekas, ir tāds grēks, ja mēs to paturam pie sevis. Bet nav tā, ka es tikai lasu grāmatas. Es ikdienā strādāju. Es strādāju Kalva kofiju uzņēmumā, un tad man reizēm liekas, ka tieši tā kafija un grāmatas varbūt ļoti labi. Varbūt arī tāpēc es varu daudz vairāk lasīt, kā varbūt citi cilvēki, jo es varu to kafiju dzert, stipru kafiju, un tad man ir enerģija lasīt grāmatas. Un paldies manai darba vietai, kura tolerē to visu. Bet tā tad, Kristīna, kā ar tevi? Jā, sveiki visiem, esmu Kristīna. Mans grāmatu blogošanas stāsts sākās jau gan 10 gadus atpakaļ, bet mana pirmā dalīšanās vairāk bija par manu otro aizraušanos par jogu, jo man visu laiku apnika, ka man cilvēki prasa, ko man palasīt, atnāk uz nodarbību, un tad viss jāstāst vēlreiz, un atkal atnāk kāds jauns, un atkal jāstāst. Un tad es sapratu, ka var veidot saturu par jogu arī par grāmatām. Ne tikai rakstīt par jogu kā lietu Instagramā, bet arī par grāmatām, kas runā par jogu. Un, tas bija tas mans sākums. Un tad mani pamanīja Zvaigznā ABC, kuriem bija iznākuši jogas krāsojumā grāmatu. Viņi teica, Kristīna, mēs tev iedosim, izspēlē konkursā. Un tā sākās mana pirmā sadarbība. Un nākamā sadarbība arī bija saistīta ar jogu, jo Helios izdeva jogas rokas grāmatu, kur mani pieaicināja kā zinātnisko konsultantu. Tā kā var teikt, kad viss sākās ar jogu un aizgāja tālāk pie grāmatām. Un tā tas laikam aizgāja tā ļoti dabiski. Un tagad patiesībā es nevaru iedomāties, kā tas būtu, ja es nelasītu, ja es nerakstītu par to. Ja man liekas, ka ja būtu viena lieta, ko es darītu, es kādreiz teicu, ka tā ir joga, bet tagad man liekas, ka manā saturā daudz vairāk ir grāmatu, un arī manā ikdienā daudz vairāk ir grāmatu, un tad reizēm ir tā, ka no rīta ir jāpadomā. Vai tad es gribu turpināt lasīt, vai es tomēr iešu un pojogošu. Es godīgi jāsaka, ka grāmatas bieži vien uzvar šajā cīņā. Tas ir varbūt tāds mīnus, ka fiziskā kultūra paliek mazākumā. Bet es piekrītu Elīnai, ka tas ir tas, ar ko mēs nevaram nedalīties. Un ja tev ir prieks lasot grāmatas, un ja tu vari ietekmēt kaut vai vienu cilvēku un pamudināt viņu lasīt, tad tas ir tā vērts. Un arī tajos brīžos, kad rodās tā sajūta, vai tad kāds lasa to, ko es rakstu, tad pietiek ar vienu tādu pozitīvu atsauksmi vai komentāru vai vēstuli, kas pasaka paldies par to, ko tu dari, un tad tu saproti, pat viens cilvēks, ja pasaka paldies, tas ir tā vērts. Jā, tā kā ļoti īsumā tas tāds mans stāsts. Paldies, Laura. Sveiki visiem! Es veidoju blogu Mazie lasītāji, kas februārī svinēs 5. dzimšanas dienu, un es rakstu par grāmatām bērniem un jauniešiem. Tas, kas droši vien mani atšķir no citiem, ir tas, ka es pirms tam īpaši nelietoju sociālos tīklus, bet vienkārši dzima tāda traka, spontāna ideja, ka ir Covid laiks. Ir dekrēts otrais ar 2 maziem bērniem, man ir garlaicīgi, mēs sēžam mājās, mēs neko nedarām, mēs lasām grāmatas, un tas ir principā vienīgais, ko mēs darām, lasām grāmatas, ejam dabā. Un es taču varētu kaut ko radošu atkal darīt, atkal bišķiņi iekļauties tajā vidē, kuras rakstu, jo mana profesionālā dzīve ir saistīta ar tekstu rakstīšanu. Un tad es jautāju draugiem, ko jūs teiktu? Jums patiktu tā, ja kāds rakstītu par grāmatām bērniem? Un viņi teica, jā, taču bieži tu aizies uz grāmatnīcu, tu nevari izvēlēties, tu aizies uz biblioteku, tu nevari izvēlēties, tur ir tik daudz grāmatu bērniem. Un tas taču būtu tik forši, ja būtu tāda krātuvīte, tu iet kāds katalogs, un tu paskaties, kas jauns, kas agrāk izdots, noteikti seko savai intuīcijai un rīkojies, bet man visu laiku bija tā sajūta, nē,
ko tad es te tagad tā sākšu, un vispār man nav nekāda priekšstata, jo tā kā es nelietoju sociālos tīklus, es arī nesekoju nevienam grāmatu blogerim, es nesekoju nevienam rakstniekam, un godīgi sakot, es nemācēju Instagramā storiju uztaisīt, jo es taču to nekad nebiju darījusi. Līdz ar to, lai sāktu kaut ko darīt, es atceros, ka es vienu nedēļas nogali trenējos taisīt storiju Instagram. Saprast, kā vispār labāk veidot to tekstu, uztveramāk un tā tālāk. Un tagad tas, protams, skan smieklīgi. Storija ir bijis ļoti daudz, ir veidot rīlu un tā tālāk, bet ar kaut ko bija jāsāk. Tad es sāku. Protams, sadarbības sākumā nebija, un es jau arī vispār par to galīgi nedomāju. Man interesēja tikai tā iespēja dalīties. Mēs rakstījām, es rakstīju, bērni lasīja, mēs kopā lasījām grāmatas bērniem, kurus iegādājāmies paši vai kāds uzdāvināja, ņēmām bibliotekām, un tad vēlāk arī parādījās izdevniecība interesi, ka es varētu rakstīt tieši par jaunumiem, aktuāliem. Un, protams, tas blogera ceļš, viņš jau tāds vīgs, ir arī tās krustceles brīžiem, kur tev šķiet, kāpēc vispār turpināt? Esmu saguris, noguris, un vispār tas dekrets taču vienreiz beidzas, ir jāatgriežas darbā, un tad jau varētu tā dabiskā veidā to visu bodīt, aizslēgt ciet. Bet tad es aizgāju darbu un es sapratu, ka es esmu tā kā iepauzējis, bet man gribas nākt atpakaļ un turpināt rakstīt, jo tās grāmatas jau nekur nav pazudušas no ikdienas dzīves, un taču var jau kaut kā ieintegrēt kaut vai nedaudz laika savā ikdienā, lai turpinātu rakstīt neatkarīgi no tā, ko tu dari. Jo, kā jau tas ieskicēts iepriekš, mums taču blogeriem ir katram vispirms tā sava ikdienas dzīve, vai ne? Mēs esam kaut kādas profesijas darbinieki, vai arī nodarbojamies ar citiem hobijiem un ģimenes dzīvi un tā tālāk. Un tad ir tas jautājums, cik daudz laika tur iedot tam rakstīšanas hobijam. Un tad reizēm nāk tās krustceles, kur tu domā, cik laika es vēl varu iedot, vai es varu uzrakstīt atsauksmi reizi dienā, vai reizi nedēļā, vai reizi mēnesī, vai ir sadarbības, kurām es atsaku, vai ir autori mākslinieki, kuriem es saku, piedod, šoreiz nē, jo šis mēnesis man ir tāds, teiksim, atpūtas mēnesis, kad es veltu vairāk laika sev. Un es sapratu, ka tā ir ļoti, ļoti dabiska rīcība, un es noteikti visiem, kas veido saturu, iesaku laiku pa laikam atkāpties atpakaļ un padomāt par to, ko man šobrīd darīt ar savu laiku. Varbūt ir pienācis laiks iepauzēt un vēlāk ar tādiem jauniem spēkiem, jaunām idejām par saturu nākt atpakaļ. Un tas laika patēriņš un ieguldījums un reizēm laika atņemšana ģimenē un darbam noteikti ir tā manā skatījumā galvenā ēnas puse. Bet dzīvē jau vienmēr ir līdzsvars un ir brīži, kad es rakstu vairāk un biežāk, ir brīži, kad es rakstu mazāk. Un man pašai ļoti ilgu laiku bija svarīgi saglabāt anonimitāti. Tagad jau, protams, ir pagājuši gadi. Visi zina, kas slēpjas aiz šī profila, tur ir profila bilde un tā, bet sākumā tā smieklīgi slēpos. Nekāds vārds, nekāda fotografija, neviens neko nedrīkst zināt, jo man arī bija tāda bišķiņa sajūta ar, ko darba vieta teiks, jo ikdienā es savā profesijā esmu diezgan publiska persona, un kāds tagad būs, es darīšu kaut ko pilnīgi citu, man redzēs citā gaismā, bet, protams, tas vēlāk viss arī tika sakārtots. Un tad, kad manam profilam bija gandrīz pirmā dzimšanas diena klāt, man uzrakstīja, tobrīd bija tāds konts socitīkli.lv, viņu vadīja Diana, es pat nezinu, man šķiet, viņš ir beidzis savu darbību, bet Diana uzrunāja vairākas grāmatu blogerus un piedāvāja tāds kā bezmaksas konsultācijas, kā attīstīt savu profilu, un pirmais, ko viņa man teica, bija, tev ir jāiziet ne gluži ēterā, bet jāpadara personiskāks saturs, un tas ir tas, ko es arī ieteiktu ikvienam blogerim, ka varbūt pat tad, ja tu sāc tā lēnītēm tikai ar tām grāmatām, tā par sevi nestāst, ir tam vienam brīdim jānāk, ka tu iepazīstini, kas tu tāds esi, kas tevi interesē, un tas personiskums ir pietiekami svarīgs, un tad, es arī tuvojoties savu profilu pirmajā dzimšanas dienā, beidzot atklāju savu seju, savu vārdu, un ik pa laikam arī cenšos kādu bildīti vai kādu tekstiņu ielikt par to, kas arī tieši man ļoti, ļoti subjektīvi šobrīd ir svarīgi un kā tas sasaucās ar grāmatām, ko es lasu. Un tad, kad es rakstu par grāmatām, es gribu ļaut, lai tas stāsts ir par pašu grāmatu, ne tik daudz vienmēr par manu subjektīvo sajūtu, jo man šķiet, es taču stāstu par šo grāmatu tik vienam. Un man ir jāiedod tieši tā sajūta, kā man šī grāmata būtu noderīga. Tāpēc nereti es arī to ļoti mēģinu izcelt, ka šī grāmata būs noderīga, piemēram, tiem, kam patīk ziedi, piemēram, tiem, kam šobrīd ir aktuāla burtu apgūve un tam līdzīgi. Jo man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs, respektīvi runāšu par sevi, bet es reizēm saku arī mēs, jo man gribas tikai atsaukties uz blogeru kopienu, ka mēs iedodam to sajūtu, ka
nevis man šī grāmata nepatika un tā tālāk, bet kam šī grāmata varētu patikt. Un tā nav slēpšanās un melošana, gluži vienkārši es pavēršu šo skatījumu uz grāmatu drusciņu citā perspektīvā, jo skaidrs, ka mums katram ir atšķirīga grāmatu gaume, bet es gribu dot šai grāmatai iespēju neatkarīgi no tā, kāda ir bijusi mana subjektīvā sajūta. Bet, ja kaut kas man ir ārkārtīgi paticis, tad jūs to noteikti atsauksmē sajutīsiet caur ļoti daudziem aizgrābjošiem vārdiem. Man ļoti īpaši ir tas, ka esmu iepazinusi daudzus jaunus cilvēkus, kopš es esmu šajā blogeru dzīves ceļā. Tie ir gan grāmatu draugi, gan rakstnieki, gan mākslinieki, un arī ne tikai no Latvijas. Un tad, kad tu raksti kaut ko sociālajos tīklos, šajā gadījumā Instagramā, savā blogā, tas vārds, tas teikums, viņš jau aizsniedz visu pasauli, un tāpēc man ir īpaši aizkustina tās reizes, kad ārzemju autori par viņu rakstītajām, par viņu grāmatām veltītajām atsauksmēm uzraksta kaut ko atpakaļ, tad šķiet ārprāts. Man taču uzrakstīja tās grāmatas autors vai mākslinieks, un viņš teica, ka es uzķēru to domu, vai arī, ka viņš ir tik priecīgs, ka mūsu valstī arī ir izdota šī grāmata, un ka viņš nemaz nav zinājis, un tad man tas šķiet tik ārkārtīgi īpaši. Un mans fokus laika gaitā ir aizaudzis līdz grāmatām, kas īpaši par apzinātību un emocijām runā, un arī mans sirdsdarbs ir, ne darbs, tas nav darbs, bet tā tiešām hobijs un prieks ir darboties kopā ar biedrību Debesu Mānu un rakstīt katru gadu bērnu mentālās veselības nedēļā apskatus, kas ir veltīti grāmatām par emocijām un ģimenes un bērnu vecāku mentālo veselību. Un arī, kad tu raksti un paiet kāds laiks, tu sajūti tiešām tos virzienus, to savu īsto nišu, kurā tu gribi iet dziļāk. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un arī par to es iesaku domāt tik vienam esošajam un topošajam grāmatu blogerim, kur tieši savu vārdu, savu balsi sajūtu visvairāk. Paldies! Un Laura ir ne tikai grāmatu blogera, viņa ir arī rakstniece, viņa ir uzrakstījusi arī savu grāmatu, vienu grāmatu, un pagaidām vienu grāmatu, un es dzirdēju, un es arī sapratu, ka drīzumā būs otra grāmata. Par to mēs vēl arī parunāsim, jo mums te nedaudz secība sanāca savādāka, bet jā. Un tagad mēs dosim vārdu Kristai. Sveiki visiem! Jā, es gribēju savu stāstu iesākt ar to, kad Jēlīna teica, ka viņa ir Instagram iesācējs bija pirms kaut kādu laiku, tad es esmu Instagram dinozaurs, tā šķiet. Bet izrādās Kristīna arī ir tikpat liels dinozaurs, jo arī mans Instagram ceļš sākās, man šķiet 15. vai 16. gadā. Es īsti neatceros, kaut kad tādu šausmīgi sen. Un vairākus daudzus, kaut kādus 5-6 gadus es gāju pa Instagram bez grāmatām, vispār par citām lietām runājot. Un tad pirms kaut kādiem 4-5 gadiem sākās mans grāmatceļš. Sākās pavisam negaidīt, nejauši, es vispār neko tādu nebiju domājis. Un droši vien arī tas tā nebūtu noticis, ja nebūtu tādas izdevniecības kā Latvijas mēdī, kas man uzrunāja toreiz Instagramā dēļ tā mana satura, kas bija vairāk par skaistumu un dzīves stilu, un viņiem toreiz nāca ārā Koko Šanels grāmata, tā biogrāfija, tas romāns, kas viņai bija. Un viņi man atrakstīja, ka sveiki, Kristi, mēs esam Latvijas mēdī, kā tev šķiet, vai tavai auditorijai, tā kā interesēta šī grāmata, un vai tu lasi, un vai tu būtu ar mieru, tā kā padalīties. Kas man liekas, tā kā visā šajā grāmatnieku padarīšanā ir foršs arī tāds redzams piemērs tām, kā arī tās pašas izdevniecības un kā mums visiem būtu jāmēģina iziet ārā no tā, par ko mēs visu laiku ļoti runājam, par to grāmatu burbuli. Fani brauc, jā. Tā izskatās, ka viņa lasa. Jā, ir. Labi, turpinam. Jā, tātad, ko es gribēju teikt, kad šis mans gadījums parāda to, ka arī tās izdevniecības meklē kaut kādus jaunus ceļus, kā iziet no šī tā grāmatu burbuļa, mēģina atrast to citu kaut kādu drusciņu auditoriju. Un toreiz es pateicu, jā, man bija ļoti lielas pārdomas, kā es to dabūšu gatavu, jo man vispār nebija nekādas sajēgas, kā es varu uzrakstīt kaut kādu atsauksmi par grāmatu. Es tagad ilsīšu, ko es par viņu teikšu. Bet vārds pa vārdam, teikums pa teikumam es mēģināju, un tā tas ritenis sāka velties. Un tā viņš veļās jau kaut 4-5 gadus, un ir ļoti forši. Bet atšķirībā no Elīnas saka, nezinu, kur aizvedīs. Es laikam nedomāju, kur aizvedīs. Šis viss es vienkārši
ļaujos tam, kas notiek, un man ļoti prieks par visiem jaunām pazīšanām, jauniem draugiem šajā grāmatnieku kopienā, un man liekas, tas lielais spēks jau ir tajā kopienā. Jā, nu, tāds ir mans stāsts īsumā. Ņemot vērā, ka man tagad ir liela grāmatu krīze, tad es nezinu, kur man tas ceļš vedīs tālāk. Tā kā es īstenībā neko varbūt šobrīd nemaz nedomāju, jo es nespēju neko palasīt. Bet arī tādi brīži un tādi posmi ir, un mēs ar meitenēm runājām, kad arī citām tā ir, ka es neesmu vienīgā, kurai kaut kas tāds ir. Tā tad ir uzspīdējusi saule, jūs noteikti no ekrāna vispār vairs neko neredzat, bet es atgādināšu, ka Kristīna ir veselu nedēļu strādājusi pie šīs prezentācijas, tāpēc aplausi Kristīnai lieli. Un tiešām prezentācija ļoti skaista. Tātad, ko mēs jums tālāk vēlamies pastāstīt? Tālāk ir, kas vispār ir grāmatu blogeri, ja? Tātad, un pēc tam mēs arī pastāstīsim vairāk par profesijām pēc aptaujas, bet arī rakstnieces un arī autori dalās par grāmatām, un šeit ir arī Inga, kustības laiks lasīt, dibinātāja un idejas autore. Šeit ir arī Zana Krēsliņa, kur arī pati rakstot savas grāmatas, arī lasa un arī iesaka citiem lasīt grāmatas. Un arī Ulrika Ulpe un Kristīna Spūre, kura īstenībā agrāk veselu grāmatu blogu rakstīja. Jā, šobrīd viņi varbūt mazāk to dara, bet joprojām īstenībā dalās par grāmatām. Un mēs esam tik daudz, un mēs esam tik dažādas, un Zāne Zusta vēl pie mums arī ir, un Laura, kas arī ir no mūsu kustības, un pēc tam pašās beigās mēs arī parunāsim arī ar pašām rakstniecēm, ko rakstniecēm dod grāmatu blogeri, un kāda ir sadarbība, un varbūt kāda ir ietekme, bet šobrīd mēs parunāsim par to statistiku, par aptaujas rezultātiem, ko mēs tā kā noskaidrojām ap 60 aptaujātajiem grāmatu blogeriem vai arī vispār cilvēkiem, kas lasa grāmatas. Tātad, un mēs arī padalīsimies ar šo te, piemēram, slaidu un arī padiskutēsim savā starpā, kā tas ir bijis, teiksim, mums. Pirmais jautājums mums ir, cik ilgi jau tu nodarbojies ar grāmatu blogošanu? Jā, to laikam mēs visas jau atbildējām, bet kas ir interesanti, ka no tiem 60 cilvēkiem trešā daļa atbildēja, ka vairāk jau kā 5 gadus, savukārt tikpat arī trešā daļa atbildēja, ka 1 līdz 3 gadiem. Savukārt 14% atbildēja, ka mazāk nekā 1 gadu. Es domāju, ka tam 14% ciparam ir jāaug, tāpēc arī mēs gribam iedrošināt arī citus to darīt, un jo mēs vairāk lasīsim, jo mēs arī kā sabiedrība būsim tikai ieguvēji. Mums būs ar ko parunāt. Jā, tātad pie šī. Un ejam tālāk, tad cik bieži tu publicē grāmatu atsauksmes. Un par šiem rezultātiem es biju mazliet pārsteigta, jo es laikam arī esmu tajā grāmatu burbulī, kur man liekas, ka man brīžiem ir tāda sajūta, viņas visas lasa tik ātri un katru dienu ieliek atsauksmi, un es šobrīd vispār nevaru palasīt. Bet izrādās, ka tā nemaz nav, jo tā ir tā selektīvā redze, ko mēs redzam, un tā ir tā salīdzināšanās, tā ir tā varbūt Instagram arī sliktā puse, bet tas, ko īstenībā parādīja, ka 27 liek retāk kā 1 reizi mēnesī, un tikai 22% lika, ka reizi nedēļā tā kā publicē. Kā jūs, meitenes, darat ar atsauksmēm? Cik jums bieži sanāk viņas ielikt? Jā, Kristīna. Cik bieži sanāk izlasīt, tik arī sanāk ielikt. Es laikam esmu tas blogers, kas liek atsauksmi tūlīt, tikko ir aiztaisīta grāmata ciet. Es nevaru ielikt nākamajā dienā, jo man liekas, ka man vajag ielikt uzreiz to emociju, to sajūtu. Cik bieži, tā var būt 1 grāmata nedēļā, tās var būt 3 grāmatas nedēļā, atkarīgs no konkrētā laika brīža un no tā, cik ir daudz laiks lasīt un arī kāds grāmatas, protams, jo viņas ir mazākas, jo tu var ātrāk izlasīt, jo tās var būt vairāk atsauksmes, ja tā ir viena liela, milzīga, kur tu lasi nedēļu, tad tas, protams, būs mazāk. Bet es teiktu, vidēji tās ir kādas 1, 2, 3 grāmatas nedēļā atkarīgs no tā grāmatas biezuma. Jā.
cik interesanti, jo man vienmēr ir sajūta, ka Kristīna liek atsauksmes katru dienu. Es par sevi varu teikt, ka ideālais mērķis būtu 3 reizes nedēļā. Ir brīži, ka tas arī izdodas, jo ir tāda liela lasīšanas uzplūde un ir tā radošā sajūta dalīties, un laiks arī ir. Un tad ir brīži, kad tas notiek retāk, un, piemēram, man pēdējā atsauksme, es vēlējos uzrakstīt par augu slepeno valodu, ko izdeva Jānis Roze, un man šķita, ka es taču tikko vēl nesen ieliku atsauksmi, izrādījās, ka nedēļa bija pagājusi no iepriekšējās atsauksmes. Tā, ka es teiktu, ka vienreiz nedēļā stabili no manis būs, bet vai biežāk tur jāskatās, kā ar to laiku. Nu, kā jau es minēju, man patīk arī šeit iedot sev pauzīt, atpūtu, atvaļinājumu no Instagram, un tad tajās nedēļās noteikti negaidiet neko. Es savukārt laikam esmu tas gadījums, kas diezgan strikti to savu ierakstu kalendārīt izveido. Man ir telefonā nautos pavisam parastā versijā vienkārši aptuvens uzmetums, ko es darīšu Instagramā, lai man pašai būtu vieglāk dzīvot. Jo tās lietas ir dažādas, un tad man citādi viss sajūg. Un no manis parasti, tad, ja grāmatas, tad tās ir 1 līdz 2 ieraksti nedēļā būs par grāmatām. Tā kā es cenšos lavierēt ar grāmatām kaut kādām citām lietām, tad es cenšos neiegāsties tikai vienā grāvī vai tikai otrā grāvī, un tas ir, es pats sarežģīju savu dzīvi, tā kā, respektīvi ar to visu, bet līdz tām 2 atsauksmēm nedēļā, bet es abrīnoju tos cilvēkus, kas tā kā Kristīna, kas var izlasīt un uzreiz likt, jo man ļoti bieži sanāk tā, ka es izlasu un man vajag drusciņu tā kā neilgu pauzi, ja ir pa ilgu, tad pazūd emocija, tad arī ir grūti, bet man vajag tā kā drusciņi norimties, jo, ja es likšu pilnīgi uzreiz, man ļoti bieži sanāk šausmīgi sajūsmināti to visu pasākumu uztaisīt, un tad pēc kaut kādas nedēļas es pārlasīšu, man liekas, es saku, Dievs, nu Kristi, ko tu tur esi sarakstījis? Šit raki nevajadzēja. Tāpēc varbūt drusciņi tādu pauzīt, tāpēc mēs esam ļoti dažādi, jā, katrs mēs darām. Ir gan grāmatas, protams, bijušas arī, kad man arī gribas uzreiz uz karsām oglēm, bet bieži vien es ieturu mazu distancīti, un tad es cenšos par viņu apkopot savu domu. Man ir bijis tā, ka, man liekas, man joprojām tā viena Jāņa Rozes grāmata, kas ir 3 stāvos, kuru man ļoti patika, un es iesaku izlasīt visiem un ikvienam, bet man viņa tik ļoti patika, ka es viņu tā kā nevarēju uzreiz par viņu uzrakstīt, un tagad ir pagājis jau mēnesis, un man liekas, kā lai es uzrakstu tā, kā lai citi nolasa to, cik tā grāmata ir lieliska, un tad es noliku viņu malā, un es neesmu vispār to izdarījusi, bet ar steigu tas ir jāizdara, jo ir reizēm, ka tiešām es arī varu uzreiz, un man gribas uzreiz, bet ir reizes, ka man vajag nedaudz pārgulēt to nakti un tās emocijas, lai saliek, jo es grāmatas laikam ļoti izlaižu caur sevi, pārāk caur sevi, jā. Tā kā, jā, interesanti, kā mēs katru to daram. Tālāk, cik grāmatas mēnesī tu izlasi? Un šeit gandrīz puse no grāmatu blogeriem atbildēja, ka viņi izlasa no 4 līdz 6 grāmatām mēnesī. Tas nozīmē, ja mēnesī ir 4 nedēļas, tas ir vairāk kā 1 grāmata nedēļā, jā. Bet tai pašā laikā arī ap 12% pateica, ka 7 līdz 8, un 15% pateica, ka 9+. Un tad jūs noteikti visi domājat, viņš vispār neko citu nedara, kā tikai lasa grāmatas. Bet tā nav. To mēs pēc tam arī padalīsimies ar visām profesijām, kas mēs esam, un daudzas no tām profesijām ir ļoti, ļoti nopietnas. Es teiktu, visas ir nopietnas, jā. Bet, jā, meitenes, cik jūs izlasat grāmatas mēnesī? Es varētu padalīties, kamēr jūs domājat. Man augusts laikam bija man bija atvaļinājums 1 nedēļu, tad es izlasīju 7 grāmatas. Man liekas, ka šobrīd septembrī man ir 1 grāmata, tikai Mārītas Tabitas Kalniņas, un kurai, man liekas, bija tikai 100 lapas puses. Jā. Es nezinu tiešām, cik es izlasu mēnesī, bet... Drīt nelieto? Nē. Bet es zinu, ka šobrīd es lasu 93. grāmatu šogad. Man laikam jānodala tā statistika uz bērnu un jauniešu grāmatām, kas tātad tiek lasītas kopā ar bērniem, un tās ir apmēram vidēji 15 mēnesī jaunas, kas tiek izlasītas. Ir jau arī tādas bilžu grāmatas, piemēram, kas tiek pārlasītas. Un dažas no bērnu un jauniešu grāmatām, kā zināms, arī ar diezgan lielu lapušu skaitu nereti. No pieaugšo grāmatām es izlasu apmēram 2 katru mēnesi jaunas.
Es būšu tajā kategorijā 4-6 droši vien. Nu, es tā vidēji. Vidēji tās varētu būt tādas 6 grāmatas, jā. Es katru mēnesi taisu to apkopojumu, arī lai pati saprastu, ko es esmu izlasījis un cik es esmu izlasījis. Bet man liekas, ka šis vispār ir jautājums, ka vispār nevajag, uz šito nevajag skatīties. Nu, tā kā jebkuram, kurš grib kaut ko lasīt un rakstīt, tas nav, es neteikšu, tas nav normāli, bet tas nav kaut kas, uz ko būtu tā kā jātiecās. Man liekas, mēs varam lasīt 1 grāmatu mēnesī, 1 grāmatu 3 mēnešus, un tas ir pilnīgi ok. Un es abrīnoju tos, kuri var tās, cik tur bija 9 plus vai cik, un forši. Nu, tā kā, jā. Bet es jums tos vēl jautāšu vienu jautājumu. Ko jūs ģimenes saka, ka jūs lasat tik daudz? Vispār, ko jūs ģimenes par to saka? Jā, mans vīrs nav priecīgs par šo manu hobiju. No otras puses, es sevi tā kā, mums bija pirms 2 nedēļām diskusija, kurā arī cilvēki uzdeva jautājumu, viens cilvēks par to, vai grāmatu lasīšana nav atkarība. Tā ir atkarība. Tiešām ir. Bet es teiktu, tā ir diezgan pozitīva atkarība, vai ne? Tā ir varbūt labāka nekā, nezinu, citas visādas spēles, datorspēles, visu nakti spēlēt. Varbūt labāk tomēr lasīt ar grāmatu. Mans vīrs varētu arī tam nepiekrist, jo viņš ir nedaudz greizsirdīgs reizēm uz tām manām grāmatām, un viņš man liek ceļojumu koferī ņemt viņas ārā. Tad man ir Kindles, ko es ņemu līdzi, lai viņš neredzētu, ka man ir tur 5 grāmatas līdzi. Bet, jā, jautājums ir, ko jūs ģimenes par to saka, un varbūt, kad jūs lasat? Tas tāds smags jautājums. Man puika kādreiz teica, you know, my mom is addicted to books. Un tad, kad mēs kaut kur ejam, tikko viņi ierauga kādu grāmatu veikalu, vienalga, kurā pilsētā mēs esam, mammu, tagad lūdzu skaties uz otru pusi, un tagad neskaties tur, jo tur ir grāmatveikals. Un tas ir tā kā atkarīgo vienkārši vest prom, jo viņi zina, ka viņi man nevar laist grāmatu veikalā. Un man patiesībā liekas, ka viņam reāli besī manas grāmatas, kuras ir visur, virtuvē, koridorī, vanas istabā. Man liekas, ka pilnīgi nav tāda telpa manā mājā, kur nebūtu grāmatas, un arī viņu istabā es pamanos ielikt kaut kāds bērnu vai pusauģu grāmatas ar domu, ka viņi lasīs, vai viņi lasīs īsti nezinu, jo man liekas, ka viņiem drīzāk šobrīd ir tāds protests pret to manu lasīšanu un pret to, cik daudz laika es lasu, kad es lasu, vienmēr, kad es varu lasīt. Tā kā es mēdzu atlikt citas lietas nedarīt, lai varētu palasīt. Jā, es varbūt mēdzu pateikt, iesim šodien vakariņās kaut kur ārpus mājas, tad es varēšu palasīt, nevis gatavot. Tā kā es mēdzu vienmēr nošmaukt kaut kādām citām lietām laiku, lai es varētu vairāk palasīt, jo tas tiešām ir tāds atkarības jau līmenis vairāk. Tā kā, jā, es būšu no tiem atkarīgajiem un no tiem, kuriem, laikam, nepārāk pozitīvs skats ir ģimenē uz to visu, jo liekas, ka lasu pa daudz un pārāk maz varbūt daru citas lietas, bet, jā, tas ir tāds mans mēģinājums sabalansēt, kas varbūt reizēm nesanāk pietiekami forši un labi. Pirms es dodu Laurai. Mums visiem ir 24 stundas diennaktī, un mums un meitenēm nav iedalīts vairāk, lai kā gribētos reizēm vairāk. Mums visiem ir tās 24 stundas, un kaut kam mēs vienkārši noņemam to laiku, vai ne? Kā tu arī, Kristīna, saka. Laura, kā ar tevi? Jā, vispirms par maniem bērniem. Viņi, protams, ir priecīgi par manu hobiju. Tagad jau, kad meita pat māk lasīt, tad reizēm vakaros ejam gulēt, un tad viņa lasa savu grāmatu, es savējo, un tas ir tik forši. Mans vīrs ir priecīgs, ka šodien es šeit uz maiņas plauktiņā esmu atnesus vairākas grāmatas, bet viņš nezina, ka es atnākšu ar vēl vairākām mājās. Mans vīrs mainīja man skatījumu uz to, ka mājās taču varētu būt arī izlases tipa bibliotēka, jo man vienmēr šķiet, ka man grāmatas ir jākrāj, jāvāc, jāaudzē milzīga bibliotēka, un tad tās grāmatas ir visur, tad tu pēc skapjus, un beigās tu kļūsti drusciņi par vergu tam visam. Un tad, kad mēs pirms gada pārvācāmies, tad vīrs teica, ka varbūt pienācis laiks veidot izlases bibliotēku, kur būtu tas, ko tu patiešām vēlies kādreiz pārlasīt, vai kaut kas īpašs, jo tur, piemēram, ir rakstnieka, autora ieraksts, vai tā ir īpaša grāmata tavā dzīvē, un, protams, arī bērnu biblioteka, lai bērniem būtu iespēja izvēlēties, kas viņiem īpaši patīk, ko viņi arī kaut kas tāds, ka viņi vēl nav gatavi, bet būs gatavi, piemēram, 10, 14 gadu vecumā, un no tām grāmatām arī, protams, tāpēc neatvedos.
Bet par pārējām grāmatām tad es veicu baigo revīziju, un joprojām es veicu revīziju, kad esmu kaut ko izlasījusi, tad grāmata ceļo tālāk. Tā tiek iemainīta, tā tiek atdāvināta, reizēm nopārdota Andelē, un tas attiecas gan uz pieaugšo, gan uz bērnu literatūru, un man patīk šī sajūta, ka es vairs nekalpoju saviem grāmatu plauktiem, un es zinu, cik man viņu mājās ir, un un pagaidām vēl vietas pietiek, jā. Jā, es sākšu ar to, ka man arī ir izlases biblioteka. Es arī atstāju savos plauktos tikai to, kas tiešām ir vērts atstāt, ko es zinu, ko es pārlasīšu, bet droši vien nekad nepārlasīšu, bet ko es gribētu pārlasīt. Vai kaut ko tādu vērtīgu, ko es gribu bērniem atstāt, es visu noteikti nepaturu, jo tas nav iespējams. Bet ģimene, ko ģimene? Ģimene pieņem, viņiem nav variantu. Vīrs arī lasa, es viņas uzsēdinājusi uz NSB. Tad es vienmēr eju Agnes izmeklē ierakstos tur to, kur viņai bija visi šitie te NSB, un tad jau es tur, tas man viņam ir, tas ir. Bērni lasa, un par to es esmu ļoti priecīgi, protams, kad es domāju, ka vienā brīdī, tā kā Kristīna saka, protams, ka viņiem ir bišķiņi līdz šitai vietai, kad tā māma lasa, bet tas dod to pozitīvo. Viņi redz, ka lasa, ja mājās lasa grāmatas, bērni viņas sāk lasīt un viņas interesē. Un par kad es lasu, vienmēr, kad varu, mēģinu to grāmatu tiešām ņemt visur līdzi, man nav jāstūrē, mēs kaut kur braucam, tad es lasu mašīnā, lasu kaut kādos, pulciņos, gaidot bērnus, cenšos vakarā palasīt kaut kādu stundu, 2 vismaz, ja ir tāda iespēja, kamēr bērni dara kaut kādas savas lietas un vīrs tur ir vai nu savā grāmatā vai seriālā vai kaut kur. Parasti viss tas notiek vienā telpā, visiem kopā, jo tas ir, mums vēl bērni nav tik lieli un viņi nav pa savām istabām, viņi ir visur, kur mēs esam, un tas ir tas otra lieta, ka tu iemācies neko nedzirdēt, tu vienkārši lasi, man bieži prasa, kā tu vari, bet es domāju, ka daudzas mammas šito atzīst, ka tas ir iespējams. Tu vienkārši vienā brīdī saproti, ka tu esi grāmatā, tu lasi, viss kārtībā, tu tur, mammu, ēst gribu, ja, tad tu tur attopies. Tā, meklējam to laiku visur, kur varam. Jā, un es arī atceros, piebildīšu, ka tu jautāji par bērniem un par ģimeni, kā reaģē un tā, un es atceros, es kādreiz bērniem mēģu lasīt priekšā daudz, un tad vienu dienu man meita paprasīja, mammu, tu vari vairāk nelasīt. Tā, laikam, ir mana lielākā trauma. Jā, tas tā interesanta nots, tu tagad ievies, bet man bērni arī lasa, un vīrs arī izlasa gadā vismaz vienu grāmatu, un tas arī, es domāju, ir tāds jau ļoti pozitīvs skats. Un es varu padalīties, kad es lasu, es arī mēģinu, man arī vienmēr grāmata ir līdzi, un es varētu teikt, vispār neskatos televizoru, un laikam tā ir tā lieta, kur es dabūju to laiku lasīšanai, jo es nezinu par nevienu televīzijas šovu, neko nezinu. Protams, ka ziņas es zinu, LSM es lasu, bet es par neko nezinu, kas notiek varbūt slavenību dzīvē, bet es zinu, kas notiek grāmatās, jā. Tālāk ir tagad pie tās nopietnās tēmas par to ēnas pusi. Un ko mēs saņēmām aptauju rezultātos, ka ir tas, kad mēs mazliet tās rakstot atsauksmes, mēs viņas izlaižam caur sevi un mēs mazliet tā kā baidamies no tās kritikas, kas mums varētu būt par tām atsauksmēm. Arī ir tāds emocionālais spiediens gan no sabiedrības, kā sabiedrība varētu tā kā reaģēt uz tām mūsu atsauksmēm. Vēl ko grāmatu blogeri min, ka tas ir finansiālais aspekts, jo par grāmatu blogošanu Latvijā nemaksā. Varbūt ir bijis kāds gadījums, bet, varētu teikt, praksa ir tāda, ka nemaksā. Tiešām nemaksā. Varbūt par kādu pasākumu vadīšanu kaut kur maksā, bet par to, ka tu uzraksti par grāmatu atsauksmi, par to nemaksā. Iedod grāmatas eksemplāru, bet, ja mēs parēķinam to laiku, ko mēs tur ieliekam iekšā, un reizēm varbūt kādam autoram vēl vai arī izdevniecībai gribas, lai par to grāmatu mēs uzrakstītu ātrāk, tad tas ir tas mūsu laiks, ko mēs arī tā kā liekam. Man nav bijusi tāda situācija, ka man kāds maksātu par grāmatu, varbūt arī tas spiediens no izdevniecībām nav bijis tik liels. Tālāk ir par satura radīšanas grūtībām, ka agri vai vēl mēs nonākam pie tāda brīža, ka ir tāds sajūta, ka mēs visi rakstam par vienām grāmatām, mēs visi rakstam par vienu un to pašu, un kas tad ir tas, ar ko mēs izceļamies. Un tad uznāk tāds besītis un liekas, es vispār vairs to nedarīšu. Un tas tāds
Nu, ka tev ir tā kā jādomā, kāds varbūt tur īpašākas bildes liek, vai arī, es nezinu, tev ir jāatrod kādu savu draudzeni, iespējams, viņai kaut kas jānopērk, lai viņi tev tās bildes taisa. Nu, tas ir tāds, kur mums visu laiku ir jādomā līdz, kā mēs tā kā izceļamies. Nu, ka tas satura radīšana no malas, es teikšu godīgi, man likās, ka tas ir baigi viegli, pirms es to sāku darīt. Tajā 23. gadā es ar tādu baltu aci skatījos uz tām meitenēm, kas raksta par grāmatām un kurām izdevniecības dod grāmatas, un es domāju, ak, Dievs, cik laimīgi, es tik arī varētu paķert to grāmatu padusē, kā Kerija Bretšova sēdētu, nezinu, Balī jūras krastā un tik rakstītu par vienu pēc otras. Nu tā tas nav, galīgi tā nav. Un es jau meitenēm esmu teikusi arī rakstot žurnālam Santa, es reizēm 2 dienas rakstu to grāmatas leju, un tad man sajūta, es 8 dienas mēnesī domāju, kuras grāmatas es likšu, 2 dienas es rakstu, un nākamais cikls ir sācies. Nu tā, ka tā satura radīšana īstenībā baigi paņem un daudz prāsta. Jā, un tieši tā, tas ir laika patēriņš, tas, ko es arī tikko teicu. Arī man reizēm kāda atsauksme aizņem reāli 3 stundas, lai uzrakstītu. Un tad es reizēm nolieku to datoru malā, es eju pa parku, es izdomāju visu tekstu, eju mājās un uzrakstu, bet, nu, ka tas laiks arī to grāmatu izlasīt. Tā kā, nu, tas laika patēriņš ir arī tas, ko grāmatu blogeri kā vienu no lietām min. Un nākamā ir tā radošama krīze un izdegšana, kad tu pārlasies, tā kā grāmatas, es domāju, tas ir mans stāsts. Augustā es tiešām izlasīju tik daudz lielisku grāmatu, ka šobrīd ir lieliskas grāmatas man mājās, bet es tā kā vispār nespēju vienu pēc otras šķirstu, un es nevaru vispār viņas palasīt. Un to arī tieši grāmatu blogeri kā viena no lietām min, ka tā izdegšana un tā radošuma krīze arī ir viena no tām lietām, kas ietekmē viņu ikdienu. Un nākamais ir par auditorijas iesaisti, kad pie grāmatām ir zemāka iesaiste. Un, nu, tā ir. Tad, kad es vienbrīd liku tikai par grāmatām, un es ieliku kādu savu bildi, un es sapratu, ka uzreiz ir 3 reizes vairāk sirsniņas nekā, ja tu ieliec par grāmatu. Un tā ir arī, protams, tā Instagram ēnu puse par tām sirsniņām, par tiem komentāriem, par to, cik mums tas ir svarīgi, un kādam varbūt tas ir mazāk svarīgi, kādam tas ir vairāk, bet iesaiste pie grāmatām ir tiešām daudz mazāk nekā pie kāda cita veida saturiem. Meitenes, kādas ir jūsu ēnu puses, un kā es jums arī teicu pirms diskusijas, atklāti, godīgi? Jā, padalieties, lūdzu. Nu, par grāmatām jau vai tikai labi vai neko, vai ne? Bet man šķiet, ka tāds arī viens no lūzuma punktiem man bija brīdī, kad es biju izlasījusi vienu grāmatu. Tā bija mājkalpotāja, pat pirmā mājkalpotāja, un man likās, tāds gabals, un es tik sajūsmināti ierakstīju to atsauksmi, un tiešām man likās, tāds grāmata, kas izvedīs tā kā no tāda nelasīšanas purva. Un tad, kad cilvēks bija aizgājis uz veikalu, to grāmatu nopircis un atrakstīja man, tas gan bija pēdējais mēsls, un es domāju, ārprāts, tagad tas cilvēks ir nopircis to grāmatu pēc manas atsauksmes, un ko man tagad darīt? Un tad es tagad bāc, varbūt nevar tā rakstīt, un tas liek tev tā kā padomāt, vai ne? Tā kā man rakstīt tā kā, bet tad es sapratu, ka, nevienam jau nav iespēja uzrakstīt tā, lai pilnīgi visiem tā grāmatu patikt, nebūs tā, mēs varam uzrakstīt tikai to savu sajūtu, un būs kāds, kas izlasīs, un viņam nepatiks tā grāmata, protams, un jā, es joprojām turpinu rakstīt, ja man arī kāda grāmata sajūsmina, bet ik pa laikam pakausī ir tā sajūta, Dievs, ko tikai atkal nebūtu tā, ka kādam nepatīk tā grāmata, par kuru es sajūsminos, bet man liekas, tagad es esmu pieņēmusi, ka varbūt arī tā. Tā otra lieta, ko es piekrītu, ir tam, ka jo vairāk mēs lasam, jo varbūt ir grūtāk dabūt to emocionālo pacēlumu. Tas tā kā narkomānam, jo vairāk tu lieto, jo lielāku devu tev vajag. Un bieži vien ir grāmatas, ka mēs lasam un saprotam, bāc, nekā nav, lidojuma nav, tauriņu nav, kaifa nav no tās grāmatas, ja tu kā izlasi. Jā, ok, bet tu nevari dabūt to tā kā kaifu, un tad varbūt ir jānoliek vai malā, vai jāpaņem kaut kas cits, bet tas ir tas, ar ko es vairāk saskaros. Jā, kad varbūt, ja tu lasi daudz un visu ko, tad es esmu sapratusi, ka ir jābūt varbūt kaut kādai rūpīgākai
atlasei no tā, ko tu lasi. Un, jā, nu, tas varbūt ir tas, ka jā, nav viegli vairāk to lasīšanas kaifu dabūt no tām grāmatām, ja tu izlasi ļoti daudz. Jā, man šķiet, man tas ir tāds aktuālākais, jā. Nekas cits? Es domāju, meitenes pateiks. Tātad par ēnas pusēm. Laika patēriņš noteikti man ir tā galvenā ēnas puse, un tad es tur tā mēģinu atrast tiešām caur tām savām pauzītēm tā tālāk to pareizo līdzsvaru. Un es esmu arī reizēm izdegusi, un es izdegu parasti pēc ikgadējiem debesmānas projektiem, kad it kā tu gatavojies viņiem, bet tas pieprasa tiešām veidot par noteikto tēmu milzīgu, lielu grāmatu izlasi, atlasīt viņas, un, protams, tu nerakstīsi par tām, par kurām jau iepriekšējos gados ir rakstīts, un tu par katru vēlies kaut ko pateikt, un tu sadarbojies ar izdevniecībām un autoriem, un tas izdedzina. Un es aizmirsu pieminēt, ka pagājušā gadā es visu gadu veidoju arī bērnu grāmatu ieteikumu saturu žurnālam pirmsskolā, ko izdod Skolas vārds. Un šogad to vairs nedaru, jo es sapratu, ka tas arī no manis paņēma drusciņi par daudz resursu, jo es par to atceros brīdī, kad Elīna minēja par Santu. Un man arī bija tā sajūta, ka katru mēnesi ir jāraksta, un tad ir kaut kāds moments, kad es domāju, kas būs šī mēneša tēma. Un tad es sāku domāt par kurām grāmatām es rakstīšu šai tēmai, un vienmēr bija arī grāmatas, kuras nekad nebija lasītas, un es speciāli viņas meklēju, lai tās atbilstu tēmai, un tad es rakstīju. Un tad beigās jau tuvojas tas termiņš, un man nepatīk šis termiņš, jo tomēr kā blogeris, veidojot savu sociālajos tīklos profilu, parasti jau nav tie termiņi tik izteikti, mēs paši nospraužam šos termiņus, ļoti reti, kad vismaz manā pieredzē tā ir, kad autors vai izdevniecība prasīt noteiktā termiņā iekļauties. Un līdz ar to man tātad divas nepatīkamas pieredzes ar izdegšanu, un līdz ar to vienu šo projektu Skolas vārdā es neturpinu. Man nepatīk šī termiņu sajūta, un man nepatīk tā brīvības ierobežošana, jo kā blogeris un vispār kā cilvēks es gribu to savu brīvību tajā, ko es radu un tajā, ko es daru. Nepatīk man tie termiņi, man jau pietiek ar mūžīgiem termiņiem darba vidē, tur es viņus varu izjust cik tik nepieciešams un vēl vairāk. Tad šeit es vēlos tā brīvi. Man ir šis noskaņojums, es rakstu par šo grāmatu, un tad, kad es tam esmu gatava, un citreiz tas ir pēc pusgada vai gada, tas gan neatieksies gluži uz grāmatām, kas ir sadarbība ietveros, vairāk gan par tām sevis izvēlētajām. Jā, un man arī ir, protams, skumīgi par to zemo auditorijas iesaisti salīdzinoši ar tādām triviālākām tēmām, kā, piemēram, pamperi vai vitamīni vai skaisti kaķi un suņi un grūtnieču vēderi, un tad šķiet, redz kā. Bet nē, es palikšu konsekventi pie tā, ko es daru. Ir bijuši aicinājumi un uzrunāšana par to, vai es gribētu šo profilu attīstīt kā tādu Instagram mammas profilu, kuras sāktu arī par saviem bērniem stāstīt un reklamētu kādreiz pamperus, tagad varbūt vitamīnus un vēl nesko vai galdspēles. Un tad es konsekventi palieku pie tā, ka nē, es rakstu par grāmatām, es nemēdzu īpaši publiski dalīties par savu ģimeni un bērniem. Un tad ir tā skumīgā sajūta, vai tiešām nedaloties ar visām šīm lietām, kas tik ļoti interesē sabiedrību. Kāpēc tad tas satura iesaisti manā saturā neaug? Un tas nav godīgi. Un tad es sāku domāt, ka ir taču visādi citi vēl veidi, kā mēs varam iziet ārpus tā grāmatu burbuļu. Un tas ir tad, kad mēs grāmatas sapludinām, saturā iepludinām bez grāmatām vēl kaut ko, kas atbilst grāmatas tēmai. Un man tas ir ļoti veiksmīgi darbojies, un tāpēc es to pat vairs neuzskatu par ēnas pusi, šo uzskatu, ka mēs esam kaut kādā tikai un vienīgi grāmatu burbulī un nekur ārpus citus cilvēkus tās grāmatas, ja viņi nelasa un neinteresējas, ka viņus neaizsniedz šī ieraksta vai storija. Tā tas nav, tāpēc, ka mēs varam vienmēr savilkt kaut ko kopā. Tā var būt, piemēram, grāmata manā lasīšanas brīvbrīdī kafejnīcā blakus kafijai, un es varu atzīmēties, ka esmu šajā kafejnīcā, un viņi pārpublicē to tālāk. Tas var būt Leļu teātris, uz kuras mēs gājus kopā ar bērniem, un Leļu teātrī šodien rāda izrādi, kas ir tapus pēc grāmatas, ko mēs nesen esam kopā izlasījuši, un lūk, varbūt ne tik nesen, ja reiz izrāda tapus, bet, idejiski. Un es varu arī atrādīt šo atsauksmi un kādu ainu no Leļu teātra vides, un Leļu teātris to pārpublicē. Kad es rakstīju par finanšu pratības grāmatām bērniem, tad to pārpublicēja bankas, piemēram, Latvijas banka vai Svetbanka.
Un ir ļoti daudz citu veidu, kā taču arī grāmatu blogeri pamanās, kaut vai, piemēram, ziedi un grāmatas par dārzkopību, kaķi un grāmatas, suņi un grāmatas. Nu, to iespēja daudz vairāk, un tāpēc teikt, ka mēs esam tikai tajā vienā grāmatu burbuļī, ir nepareizi, un es to par ēnas pusi neuzskatu. Un patiesībā es teikšu tā, ka es vispār tā ļoti sev tās ēnas puses nesajūtu, jo tas viss ir manī pašā, cik es to līdzsvaru un laika patēriņu ieguldu, un kurā brīdī ir laiks apstāties un iepauzēt. Un otrkārt, vienmēr atcerēties, kāpēc es esmu un ko es gribu panākt. Un kāpēc es esmu, tas ir vispirms tāpēc, ka man patīk tās grāmatas, un es gribu par viņām rakstīt. Un tās sirsniņas, kas tiek saņemtas, neatspogļo viņas tik daudz ko, jo citkārt ir bijis tā, ka ir kāda grāmata, kas ir ļoti patikusi un maz viņai to sirsniņu, bet daži cilvēki uzraksta, ka viņus ir tā aizskārsta atsauksme, un viņi iet un pērk to grāmatu vai iet uz bibliotekņai pakaļ, un tev šķiet redz, kā tad es esmu aizsniegus tos cilvēkus. Un reizēm grāmatā, jā, ir savākusi 100 sirsniņu, bet šķiet, ka viņā pat nebija nekas tik īpaši, un kaut kā tie algoritmi izstrādā tos savus trikus, un apgalvot, ka tāpēc kaut kas ir īpašs tieši šajā grāmatā arī nevar. Vispār tiem algoritmiem es vairs arī neticu, neusticos un nesakoju. Malacis, Lauriņ. Par ēnas pusēm. Laika trūkums, tas droši vien jā visiem. Izdegšana kaut kādā brīdī arī droši vien, arī man nav gājis garām kaut kāda radošuma krīze, arī nē, bet man liekas, tas, tā kā Laura pareizi teica, tas bieži nāk no mums pašiem. Jo tad, kad tu sāc skatīties, ko dara citi, un tu redzi, vienam ir izdevies tik forši tur tāds posts par kaut kādu tur grāmatu, un viņš tur ir sataisījies un izveidojis kaut kādu stāstu. Otram ir superīga bilde, tur ar kaut kādiem tik daudz atribūtiem, ka tu vienkārši abrīno. Un tu saproti, ka tu to, bet tu arī saproti, ka tu to neizdarīsi, jo tu to tā nedari. Un tad vienkārši varbūt censties to visu tā kā nolikt nost un darīt tā, kā tu to vari izdarīt, un kā ir, tā ir. Nu, mēs katrs esam, tā kā savādāks, un man liekas, tā radošuma krīze uznāk pilnīgi visiem, tas ir pilnīgi, tā kā normāli, un brīži, kad gribas mest visu pie malas, arī ir droši vien visiem bijuši, kad vienkārši priekš, kam man vispār to vajag, jā, tā kā. Bet tad to, ka apdomājies, es tomēr gribu, man patīk, es lasu, es daru, man patīk, un to eju uz priekšu, un man liekas, kad arī Kristīnas teiktais par pārēšanos un par pārlasīšanos, un ka tu saproti, ka tevi vairs neķer, tu saproti, ka tā grāmata ir forša, bet tu kaut kā nespēji no viņas to kaifu vairs noķert, bet tad, kad tu saproti, ka tu pagājušajā mēnesī izlasīji tās 7 grāmatas, ir diezgan loģiski, jā, tā kā, kad tu jau esi varbūt bišķiņ, tā kā, tu esi daudz to jau darījis, un tev vajag kaut ko spēcīgāku, kas tevi tā kā sakustina, un tad ir forši, kad atnāk atkal tā grāmata, kas tev ritīgi saviļņo, un tad ir tāds, wow. Man liekas, ka katrā lietā ir kaut kāds ēnas puses, un šis nav izņēmums, un arī, lai cik mēs par to runātu, viņas vienmēr kaut kur parādīsies, un es pieskaršos tai pašai arī naudas tēmai, kas bieži kaut kur figurē, un par to ir daudz runāts, un tā, kad es pati to sāku darīt, nekad nedomāju arī par to, ka es par to varētu vispār saņemt kaut kādu samaksu, un es to nesaņemu par to nekādu samaksu. Un, protams, būtu superīgi, ja mums visiem būtu šīs iespējas darīt to pret samaksu, bet es laikam tam vispār neticu, ka tāds varētu būt, un man liekas vairāk koncentrēties uz to, ka mēs darām, tāpēc, ka mums patīk, un katram nospraust sev kā dēļ, lai tas nav tikai lai tas nav darīšanas pēc, bet lai tas ir tāpēc, ka tu no tā pats gūsti kaut kādu gandarījumu, un tas būtu tas galvenais. Pierakstīju dažas piezīmes, kuras man gribas pateikt, klausoties jūsos, ir, kad jāteikt, katrai grāmatā ir savs laiks, un man ir arī pāris grāmatas, par kuru daudzi ir runājuši un daudz runājuši, un ka tās ir lieliskas grāmatas, un vienkārši tai grāmatai nav pienācis mans laiks vēl, un es viņu vēl neesmu izlasījusi, un viena no tām ir Mišeles Obamas Izaugt. Es esmu viņu sākus lasīt 4 vai 5 reizes angļu valodā, latviešu valodā, klausījusies audiogrāmatā, un tā ir lieliska grāmata, bet es kaut kā līdz viņai neesmu vēl nonākusi. Tālāk par to saturu. Man arī reiz pagājuši gadu viena draudzene teica, ka viņai ļoti riebjās mans sociālo tīklu saturs. Un tāpēc, ka es nerādu ģimeni, nerādu bērnus, nerādu tur, es ļoti reti lieku savus bērnus, jo man bērni negrib liek, kad viņi tur parādās, un es viņus arī respektēju. Un, kad tās grāmatas, cik tad es daudz varot lasīt, jo vai tad es palieku gudrāk arī? Es nezinu.
varbūt arī nepalieku, bet, tā ir tā mana kaislība, un tad vienīgais, ko tu vari tā kā pateikt, tad nesako man vai ne, sako kādam citam, kas tev vairāk varbūt patīk. Un laikam vēl klausoties jūsos, tas uztvert vieglāk, es pati reizēm to aizmirstu, un es pati reizēm tā kā salīdzinos sev pārāk citiem, un tad man, tā kā es aizmirstu to uztvert vieglāk. Bet es joprojām ar lielu abrīnu esmu par tiem cilvēkiem, kuri spēj. Kristīna te arī sēž, kura taisa tādas vizuālās bildes un fotosesijas, un Sandra mūs parasti liek, viņa pati ir fotogrāfe. Man tā kā līdz tam galīgi nav, man tas resurss pietiek uztaisīt Kalves baznīcas ielā bildi pie vienas gleznas, visas manas bildes ir tur, izņemot varbūt kādu, kur man Kristīna nofotografē kādreiz, kur es esmu grāmata, bet pārsvarā es vienkārši katru otro rītu ieeju kafejnīcā un uztais bildi pie gleznas, un tas ir tas vienīgais, ko es spēju, un tā kā uzrakstīt kaut ko, bet varbūt tas arī ir pietiekami, vai ne? Un tas ir pietiekami, kādam varbūt ar to arī pietiek, un tad es vēl kaut ko gribēju teikt, un man tikko izskrēja tā doma no galvas, bet, kad mēs varbūt reizēm paši no sevis pārāk daudz prasam. Tas, ko varbūt meitenes nepateica, bet ko es varu padalīties vēl, mēs tos arī runāsim par sadarbībām ar izdevniecībām, kas ir tā, varbūt mana ēnas puse, kad es sākumā nemācēju pateikt nē, tad, kad man sākās sadarbības, un es nepārspīlēšu, man šāda kaudze mājās ar grāmatām, un tad, kad es uz viņu neskatos, es jūtos labi, kad es uz viņu paskatos, es baigs likt sāk justies, jo, tā kā es jūtos tā kā parādā, un tā ir arī viena no lietām, ko, man liekas, mums grāmatu blogeriem ir jāmācās, ka mums nav jājūtās parādā par to, ka mums jau nav attiecības darba, mums par to nemaksā, mums atsūto grāmatu, bet varbūt, kad, to mēs varbūt pēc tam varam vēl arī parunāt par to, kā jūs par to jūtaties. Es jūtos draņķīgi, bet es ļoti mēģinu ar sevi runāt, ka man nav jājūtās draņķīgi. Man arī vairākas, arī rakstnieces ir teikusi, Elīna, nejūties vainīgi, vienkārši, kad izlasīs, uzrakstīs, es nezinu, šajā dzīvē vai nākamajā, cerams šajā. Bet tā tad par šo visu, gan to auditorijas iesaisti, gan to, ko es varbūt vienīgi varu teikt, kad mēs varbūt reizēm paši arī nenovērtējam, mēs nezinām, cik daudz tas ir laiks ir bijis tur ieguldīts, un varbūt, ka mums pašiem jāmācās vairāk arī citiem liktās sirsniņas ir, vai vispār pateikt paldies, ko varbūt mēs reizēm nedaram, jo mums tas liekas tāds pats par sevi saprotams, bet tajā otrā pusē tas cilvēks reizēm ir tiešām baigo darbu ieguldījis un to laiku tur. Tāpēc man pašai ir bijis tā, ka es esmu arī reizes 5 bijusi tādām diezgan pamatīgā krīzē, ka es domāju, es tiešām vairs to nedarīšu. Un tad paldies tiem kaut kādiem 5 cilvēkiem, pilnīgi svešiem cilvēkiem, kas ir atrakstījuši man, nezinu, no kurienes tieši tajā dienā, ka ritīgi forši paldies, ka tu to dari un turpini to darīt. Un es tā, vienam cilvēkam vajag, lai es to turpinu. Tad jāturpina. Tālūk, bet kas ir, ko lielākā daļa blogeru tā pašā laikā arī minēja, ka tas ir viņu hobijs un tas ir viņu prieks un tā ir tā viņu kaislība, tas nav peļņas avots, ka viņi tiešām nemaz nesagāja to nekādu samaksu, ka viņi to dara savam priekam un ka ēnu puse arī, ka ēnas puses nemaz arī nav. Tā kā tas uz tāda pozitīvas nots. Un tagad parunāsim par sadarbībām. Jā, vai ir sadarbības ar izdevniecībām vai arī ar autoriem. Tas, kas īstenībā pēdējā laikā, man liekas, es pat esmu pamanījusi gada laikā, bet es esmu visretāk nekā jūs, ka arī autori paši uzrunā šobrīd grāmatu blogerus, jo iepriekš, man liekas, tās bija vairāk izdevniecības. Un tātad par sadarbībām, pati nemaz neredzu, bet tātad 40,7 no šiem 60 atbildēja, ka viņiem ir regulāras sadarbības ar izdevniecībām, un 22 atbildēja, ka reizēm, un 37,3 atbildēja, ka viņiem nav sadarbības ar izdevniecībām. Un tad, meitenes, varbūt padalieties ar jums, vai jums ir, es zinu, ka jums ir, varbūt drīzāk padalieties, kā jums sākās sadarbības ar izdevniecībām. Kristīna jau nedaudz ieminējās, bet varbūt vispār tādu vairāk. Jā, es jau, man liekas, pastāstīju, kad sākumā izdevniecības bija tās, kuras uzrunāja mani tieši par jogas jautājumiem. Pēc tam laikam kaut kāds izdevniecības uzrunājusi pati. Tā tas arī sākās. Tāds, ko es esmu sapratusi,
balstoties uz to, ko tu tikko pastāstīji par tām sadarbībām un par to daudzumu, es esmu sapratusi, ka man kā grāmatu tārpam tā apetīti uz tām grāmatām ir daudz lielāka nekā mana kapacitāte viņas izlasīt, un tagad es vienkārši mēģinu sev pateikt nē un noturēties un padomāt, vai es tiešām izlasīšu to grāmatu. Nevis paņemt, tāpēc, ka man viņu piedāvā un tāpēc, ka man viņu dod. Protams, ka nenormāli gribās, tu taču nevar, tas ir tā kā atteikties no vēl vienas devas, tas ir ļoti, ļoti grūti, bet ir jāsit sev pa pirkstiem un jāsaka. Un tad es esmu izdarījis tā, ka man ir mājās viens tāds lasām krēsls un apkārt ir visas tādas grāmatas, kuras man ir jāizlasa. Un tad, kad es tur apsēžos, tad man ir vienkārši tā, kurējo. Un tā ir vienkārši nenormālākā cīņa, saprast, kuru ņemt. Jo bieži vien ir tā, ka tikko iznāk kaut kāda jauna, un tu saproti, ka tu viņu gribi, un tev tās 60 vēl stāv, un viņi tā kaudzīt aug. Un tad es vienkārši sev situ pa pirkstiem, un es tā kā neņemu vienkārši tās grāmatas. Un, jo es esmu sapratusi, ka, ja tās sadarbības grāmatas ir tik daudz, tad tu reizēm tā kā aizmirst izlasīt to, ko tev patiesībā vajadzētu tajā brīdī izlasīt, jo tu dod priekšroku tām sadarbības grāmatām, tāpēc, ka izdevniecības gaida, un tāpēc, ka tev ļoti gribējās viņu izlasīt, bet ir iznākuši vēl 20 pa to laiku, un tu nevari atrast tā kā to veidu, vai tev, kā izvēlēties, ko lasīt nākamo, tā kā tā ir ar tām sadarbībām. Man vienkārši ir jāsit sev pa pirkstiem un jāsaka nē. Jā. Manas sadarbības sākās apmēram pusgadu, kopš es darbojos Instagram vidē, jo tur pa vidu man bija arī vasaras atvainājums, kad es pāris mēnešus nerakstīju un atkal atgriezos rudenī. Pirmās sadarbības un bija ar Jāni Rozi un Zvaigzni, par kurām esmu priecīgi tās turpinās joprojām. Atceros savu mēģinājumu pati uzrunāt kādu izdevniecību, kur vienkārši bija ļoti neveikla komunikācija, jo tur bija nomainījies sociālo tīklu konsultants un vienkārši viens neatbildēja nekad man. Un es savukārt kādu brīdi dzīvoju pārdomās, ka viņi negrib ar mani sadarboties, viņi nelasa un neatbild, kā tas var būt. Es aizmirsu par to, un tad pēc pāris mēnešiem bija jauns konsultants, kas man atbildēja un teica, vai kaut kā tā sanāca, vai jūs joprojām gribat tās grāmatas? Jā, protams. Un tas bija, starp citu, Latvijas mediju izdevniecība, kas arī manējā izdevniecība kā autoram, bet tāda bija tā pirmā pieredze. Sadarbojos ļoti daudzām izdevniecībām un ir tā iespēja izvēlēties, kas tad ir tās interesējošās grāmatas, kas ir izdotas, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, protams, kāda jēga ir izvēlēties visu un mēģināt par kaut ko to visu uzrakstīt, jo tas ir gan laiks, gan arī gaume, vai ne, un tā gaume ir jāievēro, un tā ir mana, tā pirmā atsijāšana, lai es būtu skaidrs, ka pēc tam nevajadzētu tapt negatīvām atsauksmēm, proti, ka sadarbība ietvaros ir šī iespēja izvēlēties. Sadarbojos arī ar autoriem, reizēm autori no Latvijas paši pirmo reizi raksta un uzrunā, un arī ar māksliniekiem, kas ir ilustrējuši kādas grāmatas, un ir bijušas pāris sadarbības ar ārzemju autoriem, kas man ir atsūtījuši angļu valodā grāmatas, bet tas ir diezgan reti, un es pat īstenībā nezinu, kā viņi mani tā uzķer, jo es mēdzu rakstīt par grāmatām svešu valodās, bet es jau neveidoju saturu angļu valodā, un tā arī tāda apzināta izvēle man ir bijusi, ka šis saturs latviski, kāds vēlas ar mūsdienu rīkiem, to vienmēr var pārtulkot angliski, bet tā arī bija interesanti pieredze paskatīties, kā noteikti tā sadarbība veidošana ar ārzemju izdevniecībām. Jā, es arī sadarbojos ar izdevniecībām, arī autori ir vērsušies, kas man liekas īpaši forša tendence, kad autoriem ir tā iespēja, ka viņiem ir tie savi eksemplāri, un viņš tiešām pats, nevis atlasa, bet viņš droši vien kaut kādiem blogeriem seko, vai viņš tajā brīdī, kad viņam tas ir jādara, mēģina atrast kaut kādus, kas viņam liekas forši, un man liekas, tas tāds vēl personīgāks un foršāks, tā kā tāds sadarbības formāts, kad autors pats tevi uzrunā, tas tā ļoti īpaši, manuprāt, vienmēr liekas un tā forši. Šajā visā, ko es gribu pateikt, man liekas, ka par cik mūsu aptauja rādīja, ka diezgan daudz ir to jauno censoņu šajā, kas nesen to visi sākuši nebaidieties uzrunāt tās izdevniecības, jo man liekas, tā kā nav jāgaida, kad viņi mani pamanīs. Iespējams, ka viņi nepamanīs, iespējams, ka viņi vispār neiet cauri, tā kā neskatās, kas ir jauns, iespējams, ka viņi sadarbojās ar tiem, ar ko viņi sadarbojās, un vienmēr var pašiem nebaidīties, aizrakstīt, pastāstīt par sevi, iepazīstināt ar sevi, jo, man liekas, tā visa tā foršā kopiena aug, un, tā kā
vienkārši nebaidīties to darīt. Es zinu, ka daudz to, kad izdara, tad ir baigais prieks, kad viss sanāk, un tas ir forši un tā. Bet jā, es arī sev mēģinu sist pa pirkstiem, tāpat kā Kristīna, tāpēc, kad... protams, tad, kad tu to sāc darīt, un tev ir tās pirmās sadarbības, tad tev liekas, ak, Dievs, cik forši, un tev visu gribās, un es visu lasīšu, un viss būs, un tad vienā brīdī saproti, ka tu to vienkārši nespēji izdarīt. Un ka tev jāņem tiešām tas, kas tev ļoti uzrunā, un neņem to, kas tev, tā kaut kā nebūt, jo nebūs. Tad tu vienkārši, tu nevari paspēt, un tad tās tavas kaudzītes, kas tev mājās jau stāv, tikai augumā, un būt kritiskākiem pret to, jā, laikam, ko mēs paši izvēlamies, tiešām censties ņemt to, kas ļoti, ļoti uzrunā. Reizēm gan, protams, iespējams, ka mēs pazaudējam tajā visā kaut kādas pērles, kas mums varētu patikt, bet mēs viņas neizlasam, bet, mums jau vēl ir laiks, mēs vienmēr varam paspēt. Un vienmēr ir laiks lasīt, vai ne? Es tur padalīties par sevi. Es to sāku viss nesanāk no jums darīt. Un man bija tāda iekšējā stratēģija. Es biju izdomājusi, es pirku tās grāmatas, man sanāca vairāk kā 100 eiro mēnesī. Par to arī vīrs nebija priecīgs. Un tad vienā brīdī es domāju, es gribētu uzrunāt tās izdevniecības. Es sev biju nolikusi, ka man ir jāatbūt vismaz 1000 sekotāju. Un tad es to sākšu darīt. Kad man bija mazāk, man likās, man jāpierāda nedaudz tas savs portfolio, lai viņi redz, kā es to daru, vispār, kāds ir tas mans stils, kā es to rakstu, un tad es to darīju. Neatbildēja neviens, kurus es uzrunāju, bet es uzrunāju, man liekas, tikai 2 vai 3. Nē, viena atsaucās uzreiz, bet pārējās neatbildēja. Tad bija tas, ko tu, Laura, teica, kad, tur arī bija tā situācija tieši tāda pati, kā tu arī teici, tas varbūt nebija stāsts par mani, bet pēc tam atbildēju. Un tad bija arī pāris izdevniecības, kuras atsaucās tikai šogad. Un tad es arī tā domāju, katram ir īstais brīdis, īstais laiks, viss noteikti tā kā tev jānoteik. Protams, ja es to grāmatu pati gribu, es arī pat viņu nopērku. Es arī tik un tā daudz grāmatas pērku. Un man gribas arī nopirkt grāmatas un par viņām tiešām neko nemaz nerakstīt, vienkārši paturēt pie sevis. Vai arī gudrīdā. Tur es gan rakstu, jo savādāk es atkal nopirkšu viņu otro reizi. Tā kā, ja ne visas atsauksmes ir Instagramā, tad gudrīdā tur es gan ielieku visas. Tāpēc ir dažādi, jā, reizēm varbūt arī liekas, ka izdevniecības dod pilnīgi visiem grāmatas, bet tās ir viņu izvēle, man liekas, tā ir izdevniecība, jo izdevniecībām tas ir, īstenībā grāmatu blogeri ir mārketinga izmaksas, un tas vienīgais veids, kā, man liekas, arī viņi reklamē tās grāmatas. Bet mums bija šeit vēl viens jautājums, vai tu esi rakstījis negatīvu atsauksmi? Un vispār, kā ir uzrakstīt negatīvu atsauksmi, jā? Kristīna. Neatceros nevienu tādu negatīvu atsauksmi, un pēc tās manas pieredzes ar mājkalpotāju laikam ļoti baidos, jo var sanākt tā, kā man atrakst atkal pretī kāds, kuram tā grāmata ļoti patika. Tāpēc, jā, es izmantoju to atlases kritēriju, kad es cenšos ņemt tās, kuras man potenciāli varētu patikt, un ja tā grāmata arī nebija man, es mēģinu atrast kaut ko, kas tajā grāmatā varētu kādam citam patikt. Es laikam nekad neesmu uzrakstījusi, ka tā grāmata bija pilnīgi garām, jo man liekas, ka man kā blogeram īsti nav tiesība to rakstīt, jo tas ir ļoti subjektīvi, jo grāmata pat par sevi, viņa nevar būt ne laba, ne slikta. Tas, kas to grāmatu padara labu vai sliktu, ir tā mūsu attieksme, mūsu tā brīža stāvoklis, mūsu sajūtas. Laikam es neesmu uzrakstījusi tādu ļoti negatīvu atsauksmi. Jā, vismaz es neatceros. Kā jau teicu, tad viens no tiem veidiem, kā mazināt negatīvu atsauksmi rašanos, ir tā intuīcija, aprakstu lasīšana, izvēloties grāmatas, un tāpat, protams, var gadīties, ka nepatiks. Un tad jau ar tām bērnu jauniešu grāmatām ir vieglāk, jo, man liekas, tur tā daudz retāk sanāk iegrābties. Ja tie būtu varbūt tādi vēl galīgi nezinām pašizdoti autori, tad tā droši vien varētu būt, bet es arī esmu pagābali no tādiem, jo es esmu ar šo sajūtu, jā, ka es līdz galam neusticos, tomēr es uzticos, izdevniecību izdotajām grāmatām, ar retiem izņēmumiem. Un man ir bijis tā, ka es rakstīju atsauksmi par grāmatu Vilku meiteni, ko izdeva Jānis Rozi, un tas jau bija pirms gadiem, un bija lietas, kas man grāmatā patika, un bija lietas, kas man nepatika. Un tas, kas man nepatika, ko es atklāti uzrakstīju, bija atriebība un ieroču lietošana bērnu vidū, ka,
nogalinot, ievainojot, tu dabū to gandarījumu, ka es izdarīju, lai atrieptos. Man tas nebija pieņemami, ka mēs mācām to acis pret aci, zobs pret zobu principu bērniem. Un es to arī uzrakstīju. Un es pieņēmu, ka iespējams Jānis Roz negribēs pēc tādas atsauksmes vairs sadarbību. Paskatos Kristīnu uzreiz. Piedod. Jā. Bet jebkurā gadījumā sadarbība turpinājās tieši tāpat kā vienmēr. Un patiesībā godīga atsauksme bija pat iepriecinoša, un pirms tam visi ļoti, ļoti slavināja to grāmatu visās savās atsauksmēs grāmatu blogeri, un tad sanāca, ka es tā kā izceļos, bet jābūt jau dažādām atsauksmēm, vai ne? Šobrīd ir tā, ka ja man kāda grāmata tiešām nav patikusi, tad vai es vispār nerakstu atsauksmi, jo man nav nekā laba, ko par to pateikt, vai arī, tur būs kaut kas labs, ko pateikt, un es fokusēšos uz to labo, pieminot tā apaļiem vārdiem to, kas man tik ļoti nepatika, bet redziet, tas jau ir tas subjektīvais. Viņa nebija manā gaumē, bet tas nenozīmē, ka viņa ir mēsls. Ļoti iespējams šī grāmata ir ļoti vērtīga būs kādam citam, bet viņa nebija manā gaumē, un es nedrīkstu ar savu atsauksmi nogalināt to iespēju kādam citam šo grāmatu paņemt. Un tad es mēģinu rakstīt vairāk caur to prizmu, kam šī grāmata varētu patikt, kam šī grāmata varētu noderēt, un tā kā to savu subjektīvo, ka neatbild manā gaumē, es tā drusciņi tajā tālākajā plānā. Man liekas, ļoti līdzīgi, jo es parasti pirms grāmatas lasīšanas, protams, jau esmu iepazinusies, kas tā būs par grāmatu. Bieži vien es arī gudrīdu, ja izpētu, apmēram saprotu, vai es vispār šo grāmatu gribu lasīt, negribu, kādas ir tās vispārējās kaut kādas atsauksmes, lai gan man ar gudrīdu ir bijis arī tā, kad ir šķērsām, ka tev ļoti patīk tas, kas citiem tur tā un otrādāk. Bet vienreiz man ir bijusi tikai tāda, ka man šī atsauksme bija jāuzraksta, kad es grāmatu izlasīju knapi ar sakostiem zobiem. Bet tas bija viens konkrēts gadījums, tā bija autora paša sūtīta grāmata, kurā bija ļoti izteikta vardarbība pret dzīvniekiem. Un tas bija kaut kāds mans triggeris, ko es sapratu, kad es nespēju to grāmatu es viņu izlasīju, es viņu izmocīju, es pa diagonāli gāju pāri kaut kādām ainām, kas man likās pilnīgi, un es arī pašam autoram aizrakstīju, jo mums šis te viss, tā saraksta bija Instagramā, es viņam tā arī atrakstīju, kas ir tas, kāpēc, es to arī godīgi savā atsauksmē pateicu, kas bija tas, kas man šajā grāmatā absolūti nebija pieņemams, un, lai cik interesanti nebūtu, bija ļoti daudz cilvēku, kas man rakstīja, ka tieši tāpat, kas jau bija lasījuši, un bija ļoti daudz cilvēku, kuriem šī grāmata ļoti patika arī, jo grāmata pat par sevi nebija slikta, bet tur bija kaut kādas lietas, ko es vienkārši vispār absolūti nespēju. Ja es būtu zinājis, ka tas tā ir tajā grāmatā, es nebūtu vispār piekritusi viņu lasīt, es nebūtu piekritusi šai sadarbībai. Tas bija tāds spilgtākais, kas man ir bijis, bet man likās, ka ir jāpastāsta, tāpēc, kad es iedomājos, ja es viņu nopirktu un tiešām uz viņu liktu cerības, un viņa būtu tāda, tad man būtu ļoti, ļoti liela vilšanās. Bet es saku, tāpat laikā ir ļoti daudz cilvēku arī no šeit esošajiem, kuri jau saprat, par kur grāmatu iet runa, kas šo grāmatu ļoti slavē, un kam šī grāmata ļoti, ļoti patika. Un tā kā mēs esam ļoti dažādi, un to droši vien nekad nevajadzētu aizmirst. Un te joprojām tas Safona teiciens, ka grāmatas ir kā spoguļi. Man arī ir, es esmu rakstījusi atsauksmi, kuras grāmatu vērtējusi 2 vai 3, ka vienkārši tā grāmata nav bijusi man, es mēģinu tā ļoti pieklājīgi to uzrakstīt, un reizēm es arī tiešām domāju, tā kā jūs teicāt, vienkārši tā grāmata nav bijusi man, un ja man būtu pat tām 5 reizēm, ko es mēģināju Mišels Obamas grāmatu, vai ne, man vispār būtu jāliek viņai vieninieks, vai ne, bet viņa nav uz vieninieku noteikti, vienkārši tai grāmatai nebija īstais brīdis. Tāpēc es arī sevi tā reizēm tā mierinu, bet man ir bijuši arī grāmatas, par kurām es tiešām nespēju pat uzrakstīt neko, un nav jau viņas sliktas, bet vienkārši man viņas tā kā nelasījās, viņas nevarēja īsti palasīt, un tā, protams, arī ir tāda saruna ar sevi, kā šādās situācijās rīkoties. Kā es daru, es tad esmu uzrakstījusi autoram vai izdevniecībai, ka šobrīd nav īstais brīdis un ka es šobrīd nevaru viņu vispār pabeigt un arī īsti uzrakstīt pat nevaru. Un man liekas, tas tam godīgumam jābūt ir jāraksta un tieši tā, kā arī tu, Laura, teici, tas, kad varbūt man viņa šobrīd vai tev, tas nenozīmē, ka varbūt kādam citam nē, bet par tām grāmatām ir jārunā. Kas mēs esam. Tātad tagad būs interesantākā sadaļa, jūs viņu ļoti maz redzēsiet, jo tas ekrāns ir tik liels, cik viņš ir, bet mēs mēģinājām apkopot visus, kas arī aizpildīja
un vispār, cik mēs arī zinām. Un šeit ir, mums laikam vienkārši būs viņa Instagramā jāieliek un sociālajos tīklos jāpadalās, bet šeit ir skolotāja lasa, kas ir mūsu Annija, mums šeit ir, es pat nevaru īstenībā arī saredzēt, mums ir Plumīt bērns, mums ir Make This Feel Like Home, mums ir Mama Who Reads a Lot, mums ir ar visiem arī Instagram profiliem, kurus jūs pēc tam varēsiet tālāk. Tas ir skolotājs, jā. Šis ir skolotājs, kurus pasniedz bērniem, kuras pavada visu dienu ar bērniem, un vakarā viņas spēja vēl uzrakstīt par grāmatām. Kāpēc es to tā uzsveru? Jo es pat esmu motu trenere, un man jāiet ir, es nezinu, 2 mēnešos reizi uz skolu, un es pēc tām 3 stundām, kad es izēju no tās skolas, es katru reizi varu pieiet pie katra skolotāja un teikt, ak, Dievs, es jūs abrīnoju. Tāpēc aplausus skolotājām, kuras vēl lasa. Mums ir bibliotekāris, viņām ir vieglāk lasīt, vai ne? Vismaz mums tā šķiet, jo ko tad viņas dara? Viņas visu dienu lasa, vai ne? Un izsniedz grāmatas, bet bibliotekās tur ir arī diezgan paliels lodze ir. Bet mums ir foršas bibliotekāris, mums ir Aija piedzīvot lapas puses, kas, man liekas, skaistākajā Latvijas bibliotekā ir Ogrē. Mums ir lasīt našķis no Grobiņas. Viņi ir no Grobiņas. Pareizi es pateicu, kur žin? Kur? Dubeņi, bet tas ir tur, jā, bet tajā rajonā, jā, kur arī lasa un dalās ar grāmatām un arī forši profils jūs visiem ir aicinājums izvērtēt, varbūt kādam jaunam piesakot klāt. Mums ir ruror grāmatu plaukts un katrs veido savu to Instagram profilu un vai arī kaut kur citur par tā grāmatām raksta. Mums ir fotogrāfe, juriste, mums ir ražošanas vadītājs, vietniece, personāldaļas vadītāja un, jā, arī šādas profesijas. Te mums ir Sandra, mums ir Evelīna, Olga un Aija. Tad mums ir arī žurnāliste, mums ir vēstnieka asistente, kura teica, ka šodien būs, bet es varbūt tagad viņu šeit neredzu. Bet arī vēstnieka asistents lasa, mums ir maketētāja, vecākā referente valsts iestādē. Šeit ir karuselis, kas ir Inga, Sintija, Ilute un Raiva. Raiva arī šeit ir. Jā, Ilute arī ir, jā. Čau visiem jums, jā. Tad mums ir klīniskā psiholoģe. Mums ir Iveta, jā, ar citu viņas atsauksmes arī ļoti tādas dziļas un ir noteikti vērts arī palasīt un paskatīties. Mums ir muzeja krājuma glabātāja, projekta vadītāja lasīt veicināšanas pasākumiem bibliotēkā. Nu, jā, man liekas, ka viņai ir vislabāk šo te. Viņa tiešām var darba laikā lasīt, jo viņai vajag veicināt lasīšanu. Varbūt mums tādu darbu vajadzētu. Un tad mums ir arī projekta vadītāja Lāsma. Tad mums ir development speciāliste, tas ir IT nozarē, tā kā arī no IT nozares maksājumu pārskatu speciāliste, no finanšu iestādes direktore. Agnese tā ir, jā, mums ir arī optometriste. Redziet, cik mēs esam dažādas, vai ne? Ļoti dažādas. Tā kā šeit mums ir Marija lasa, Rasa lasa, Agnese izmeklē un Evija ar grāmatām. Tad mums ir tulkotāja, mārketinga un satura speciāliste. Viņai noteikti visvieglāk ir ar tiem sociālajiem tīkliem. Viņa māk likt storijas. Tad mums ir lietvede, sabiedrisko attiecību speciāliste. Arī ļoti forši profili. Un mums ir arī viens puisis. Mums ir Agris. Cēsinieks un īstenībā vīrieši, kuri skatās, vai vīrieši, kuri te garām, te ļoti maz mums vīrieši, bet vispār vīrieši, kas ir, jums ir tāda iespēja tikt tādā sieviešu, tādā jomā, un ja kāds vīrietis vēl sāks, man liekas, runāt par grāmatām, tur ir, es tikko atcerējos, ir vēl viens, ir grāfs, tāds arī viens vīrietis, bet man liekas, vīriešiem šī joma, viņi varētu tik ātri iekarot sirdis un dabūt sev sekotāju un vispār tā kā savu auditoriju. Bet jā, Agris, man liekas, ka viņš šobrīd mazāk raksta, vai ne, pa grāmatām. Varbūt viņam ir arī krīze. Mēs nezinām, jā, kādu no tām, ko mēs runājām. Un tad mums ir ne tikai tā kā lasāmie profili,
dažas arī no blogerēm ne tikai raksta, bet arī runā par grāmatām, bet mums ir arī audio ieraksts, bet podcasts. Podcasts pareizi jāsaka, vai ne? Mums ir piedzīvot lapas puses, kuras veido Mama Who Reads a Lot, Humpalas un grāmatas, Kristīna, kas ir šeit, Mrs. Lasītāja un arī piedzīvot lapas puses, ko AIE, tātad 4 meitenes veido šo podcastu, kurā arī runā par un ap grāmatām. Viss man te krīt. Jā, tev cik 6? Man liekas, ka 6 sezonas. Jau 6 sezonas, tā kā tur jūs varat klausīties, daudzām pastaigām būs ko klausīties, tā kā tur ir gan par grāmatu ieteikumiem, par visu dzīvi, par un ap grāmatām. Tā kā šis profils, bet šis podcasts, Tad mums ir vēl viens, arī ir Eva Frequency podcasts, kurā ir Eva Raiva grāmatas Iedvesmai un Undīna, kurā arī var iedvesmoties par un ap grāmatām. Tā kā ir arī vismaz 2 podkāsti. Varbūt vēl kādi ir, kurus mēs šobrīd nezinājām, bet tas ir tas, ko mēs izpētījām, kad ir šādi. Un tad šito mēs tos parādīsim. Mēs jau tā kā esam pie noslēguma daļas, bet vēl 2 lietiņas. Pirmā ir arī Kristīna šeit tiek 22. novembrī tiek rīkots 2. grāmatu blogeru fórums. Pagājušā gada aprīlī bija 1. reize. Tagad visi izņemam savus telefoniņus ārā un varam noskanēt šo QR kodu. Un varbūt mēs ar jums tiekamies 22. novembrī, kurā arī būs par un ap grāmatu lasīšanu. Un Nacionālajā bibliotēkā. Notiks Nacionālajā bibliotēkā, kā saka, gaismas pilī, tā kā noskanējiet. Un tad mums ir, pirms mēs vēl parādīsim vienu video, Jā, tieši tā. Tagad es arī atcerējos, kad Laura mūs ir ne tikai grāmatu blogera, bet viņa arī rakstniece. Un tagad īstenībā mēs par to parunāsim un arī par rakstniecēm, un tad parādīsim vienu video, Tātad, Laura, tu ne tikai raksti par grāmatām, bet tu esi nonākusi pie tā, pie kā es domāju, diezgan daudzi cilvēki kādreiz dzīvē domā, kā būtu uzrakstīt savu grāmatu. Vai es pielipu? Varētu teikt tā, ka tāds sapnis bērnībā radās. Vēlāk man likās, ka es izdošu savu grāmatu profesionālajā vidē, un tas ir arī rakstīts un izdots, un par to es nerunāšu, jo šoreiz jau es gribu par to dēļ literatūru un to interesanto un radošo pusi runāt. Un tad, kad es jau biju izveidojis savu grāmatu blogeru profilu, tad attiecīgi sekojot izdevniecībām var jau arī uzzināt par visādiem konkursiem, visādām iespējām, un es izlasīju par Latvijas mediju izdevniecības rīkoto konkursu, ka viņi meklēja jaunas balsis bērnu literatūrā. Tad es nolēmu pieteikties. Tas bija apmēram pusgads bija pagājis no mana profila izveides, un tādas idejas man tā kā bija, ka taču daudz, kas jau ir izlasīts, ir tāda sajūta, kas varētu būt tas, kas varētu aiziet pirmkārt, dēļ tā, ka varbūt par to trūkst, netik daudz to grāmatu ir, un, piemēram, man vienmēr šķita, ka tik daudz ir grāmatu par meitenēm un pārāk maz ir par puišiem, man noteikti ir jāraksta par mazu puisi. Un tā es arī darīju, es veltīju grāmatu savam dēlam. Un vienlaikus es arī ļāvos tam pludumam, ka es jūtu, ka es gribu rakstīt par emocijām, un tad jau viss atnāca ļoti labi pats no sevis, un grāmata tapa nedēļas ietvaros pa vidu vēdera vīrusam mūsu mājās, jo termiņš jau bija tikai 1 nedēļa palikusi, tās domas jau lidinājās gaisā, bet viņas bija arī jānoformulē. Bet ko citi parasti nezina, ir tas, ka vienlaikus ar šīs grāmatas bērnu literatūrā tapšanu es arī uzrakstīju 2 stāstus. Un viens stāsts ir publicēts Iedvesmu grāmatā, kas bija par sievietēm iedvesmotājām. Tas bija veltīts 8. marta svētkiem, arī pirms dažiem gadiem tas notika, kad tika izdota grāmatiņa, tāda paplāna, bet bija iespēja uzrakstīt kādu stāstu par kādu sievieti, kas man iedvesmo, un es rakstīju par kādu dziedātāju Latvijā, bet intrigā nepateikšu par kādu. Un vēl es esmu rakstījusi grāmatā Latviešu dzemdību stāstu, savu dzemdību stāstu. Tā arī, manuprāt, bija interesanta iniciatīva, ka šāda grāmata tika izdot nevis tikai interneta tīklos, dažādos veidos aprakstīti dzemdību stāsti ir atrodami.
Un trešā lieta nav grāmata, bet tas ir arī tāds stāsts, un tas ir foršs projekts, ko es arī gribēju pieminēt, ir My First Year Too, kur var rakstīt par savu pirmo gadu mammas lomā, un ir šis stāsts, un tas tiek arī iztulkots angļu valodā, tiek uzzīmēta ilustrācija par ģimeni pēc portreta, un tas tiek publicēts Instagram tīklā, un šis profils darbojas joprojām. Tā kā varētu teikt, ka radošajā vidē vēl šis tas man ir tāpis. Un es gribētu teikt, ka grāmatu blogeriem ir ļoti viegli sekojot izdevniecībām, iepazīstot rakstniekus, dažādus kontaktus, gan pamanīt, kad kaut kādi šādi konkursi tiek izsludināti, kur var kaut ko uzrakstīt gan bērniem, gan pieaugušiem, protams, gan pamanīt dažādas meistarklases un radošās darbnīcas un projektus, kur iesaistīties. Un arī var veidot kontaktus, jo citkārt varbūt gribas kaut ko uzrakstīt, bet liekas, nu ko nu es un kam tad es vispār sūtīšu un kas ir tie cilvēki vispār, kas ar to strādā un atsijā un izvērtē. Un, ja tu darbojies šajā vidē, tu jau nevis arī iegūst dažādus jaunus kontaktus un saproti, ka tie ir cilvēki, dzīvi cilvēki, un viņi ir gatavi vērtēt to, ko tu raksti, un vienkārši uzdrošinies un uzraksti. Mana grāmata, Diena, kurus pārvērtu, tika izdot pirms aptuveni 2 gadiem, un jā, viņa bija nominēta arī kā labākā debīta togad Jāņa Baltvilka balvai, un es saņēmu togad arī LSM portāla lasītāju balvu, par ko man liels prieks. Bet šī gada nogalē ir plānots izdot jaunu grāmatu bērniem un visai ģimenei. Tad nu gaidu šobrīd maketēšanas stadija. Grāmata būs veltīta ģimenei un emocijām. Un super, forši. Paldies, Laura. Es atcerējos tikko, ka, ja jūs kāds gribat tādus krekliņus, kā mums ir laiks lasīt, tad pēc tam varat pieiet pie Ingas. Mums ir pāris krekliņi līdzi un arī tāda maisiņa, kā Ingai pie kājām, ir ļoti skaista. Tie ir mūsu biedrības produkcija, kur arī var iegādāties. Un varbūt tagad par to parunāsim, ko grāmatu blogeri var tā kā tiem rakstniekiem iedot. Mums arī rakstnieces divas, jā, kuras varbūt atnākat un padalāties jūsu tajos, tā kā, kādas ir jūsu sadarbības, vai vispār, kāpēc grāmatu blogeris rakstniekam ir vajadzīgs, Zana? Paldies. Oi, tiek pie runāšanas, kur man jāiet kadrā. Paldies. Ko grāmatu blogeris tad rakstniekam? Tad, nu tā, es, kad sāku rakstīt, es biju ārpus šī burbuļa, arī ārpus Instagram burbuļa un neko nenojautu par grāmatu, nojautu, bet es nebiju tajā, kas patērē šo saturu. Un grāmatu atsauksmes nelasīju, izņemot tās, kas kādreiz kaut kur, nezinu, ir uznirušas. Un, kad man iznāca pašai grāmata pirmā, es biju pārliecināta, ka manas grāmatas nekad nesasniegs tādus spečukus, kur pa īstam lasa grāmatas. Cerams, ka kāds kaut kur nejauši izlasīs. Un, kas bija grāmata blogera pasaulē, bija Aija no Piedzīvot lapspusēm, kas manu grāmatu arī izlasīja, un viņa mani uzaicināja savu podcastu. Un ārprāts, kā es biju pārbijusies, un man likās drausmas, tūlīt man publiski pazemos, jo taču cilvēks lasa grāmatas, sajēdz kaut ko no viņām, un tādas mēstas kā manējās noteikti. Es nezinu, kāpēc viņi vispār ir izlasījuši. Tieši tā es arī jūtos, bet patiesībā bija pilnīgi pretēji. Man liekas, tā saruna ar Aiju bija tik iedvesmojoša, kur viņa visādas nianses uzsver. Un es zinu, ka Aija nav baigā sajūsmā par grāmatām. Es neesmu viņas tā kā mīļākais autors, taču viņa spēja iedot kaut kādu pārliecību par sevi, par to, ka izrādās, varbūt tomēr cilvēki lasa mani. Un tad sākās ļoti daudzi īstenībā blogeri viens pēc otru, pēc tam pēc Aijas sāka nākamie, un tad bija tās sajūta bija tik forša, tad man bija tāds, bet varbūt es tiešām arī māku rakstīt. Un dažas grāmatiņas es uzrakstījusi kopš tā laika. Cik 11? Dažas. 11 mazas romāniņas. Un tā, bet īstenībā, un tad, jau tā grāmatu blogeri, grāmatu apskatnieki vispār ir, jau, man liekas, milzīgi manas daļa, gan kā otrā ģimene bez radniecības, ka mēs viens otru ļoti daudz pazīstam, un tas tiešām daudz dod. Un tas nevienmēr nenozīmē, ka liela daļa ir tāda, kas uzmudrina ar kaut ko tev un iedod tādu būstiņu.
darīt, bet šeit arī kaut kādas negatīvās atsauksmes, man viņas ir ok, man patīk, bieži vien tas nav tieši cepiens kaut kādā publiski, bet bieži vien kāds blogeris uzraksta kaut ko, viņš saka, tur es redzēju kaut kas nesagāja, tur tas ar to kopā, un tad es parasti, čau, pastāst, kas bija, un tu viņi izstāst, es saku, jā, es to nepiefiksēju, un es zinu, ka man ir bijušas vairākas lietas, ko es esmu ļoti mācījusies, un ko es vairs nepieļauju. Arī no tās pašas pirmās grāmatas man bija brīnišķīgas mācības, kuras es tiešām neiedomājos, jā, es tā daru, bet īstenībā tiešām foršā būtu, ja es tā nedarītu. Un es esmu ļoti, ļoti daudz mācījusies. Man tā ir bijusi bezmaksas skola. Viņa ne tikai bezmaksas reklamē manas grāmatas, vēl bezmaksas man izglīto, un paldies, es tagad vairs neiet uz darbu un darīt normāli. To, ko man patīk. Bet jā, grāmatu blogēt ļoti, ļoti daudz nozīmē, un es jūs abrīnoju. Es esmu mēģinājis pati blogot, ielikt kādu atsauksmi. Drausmīgi grūti tas ir, un man nepadodas. Man pat tad, kad patīk grāmatas, vienīgo, ko vajag pateikt, ir, forši, kāpēc? Es baigi forši bija. Tas tik daļrunīgi es esmu runājot par grāmatām, un es tiešām abrīnoju to, ko jūs darat, un wow, bet tas nozīmē rakstniekam. Man tas nozīmē nenormāli daudz. Un es vienmēr zinu, ka daži jau būs, lai kādu mēslas uzrakstīšu kādreiz, viņi toči izlasīs tik un tā, un tas vien jau ir baigi sajūta, vienmēr kāds gaida. Kāpēc tu visu laiku saki, ka tavs grāmatas ir brīnišķīgas grāmatas, Zane? Es teiktu, ka man kā rakstniecei kopš pirmās dienas, kopš pirmās grāmatu blogeri un vēstneši ir bijuši ārkārtīgi svarīgi un īpaši grāmatu lasītāji. Mēs visi saprotam, kādā pasaulē mēs dzīvojam, un šobrīd ir digitālā pasaule, un ja mēs kā rakstnieki vēlamies par savām grāmatām runāt plašāk, tad mums ir jāizmanto visas iespējas, vai to darīt pašiem, kā daudzi šobrīd autori arī to dara, un ir paši tādi savu grāmatu mazie blogeri un vēstneši, vai sadarboties ar blogeriem. Man droši vien vislabāk patīk šī forma tieši, ka blogeris ir tāds, man patīk, ko tu teici, tāds mazliet vairāk eksperts lasīšanā, ka tomēr redz mazliet dziļāk, mazliet vairāk, un ka no grāmatu blogeriem mēs kā autori varam arī aizgūt kādas tiešām vērtīgas lietas vai citus skatu punktus un redzējumus uz to, ko mēs pašas esam uzrakstījušas. Un, jā, man ir prieks, ka šāda kustība Latvijā ir, un tā ir brīnišķīga, kā es vienmēr saku, mazās Latvijas tāda lieta, ka mēs varam būt visi tik ļoti kopā un satikties vairākas reizes gadā, es nezinu, pat vairākas reizes mēnesī, visu kaut kur, un ka tā tiešām ir kopienas sajūta, jo lietas darot kopā, tās kļūst daudz vērtīgākas un pamanāmākas. Un tas ir tas, par ko ir arī laiks lasīt lielā mērā. Laiks lasīt arī ir tāds savu veidu grāmatu blogerītis, kas ir tieši par lasīšanas prieka veicināšanu, par grāmatu mīlestību veicināšanu. Es domāju, ka tā ir tāda viena lieta, ko dara arī blogeri, jo tas, ko tu sākumā teici, ka grāmatu blogeri jau nav profesionāli kritiķi, ka tie ir tādi īpaši grāmatu mīļotāji. Tā kā paldies, es šeit redzu daudzus, kur ir rakstījuši par manām grāmatām brīnišķīgas lietas, labas lietas, lietas, kuras es varu aizlikt aiz auss, kādus kritiskus vārdus. Par tiem visiem paldies, jo tie veido mani kā rakstnieci. Paldies. Jā, Māza vēl viena reklāmas pauze. Jā, mums ir Evija, kurai tikko iznākus grāmata Zvaigznē. Pagājušā nedēļā, jā, Evija, varbūt arī tev kādu vārdu, varbūt vēl mazāk zini, bet varbūt tas, ko tu sagaidi, vai arī kas tev no šodienas tā kā šķīta, ko te grāmata blogeri varētu tev darīt. Labdien! Es tā kā esmu pavisam jauns autors, tieši grāmatas ziņā, un tas notikums vēl man pašai ļoti liels, un tāds tikko, un viss ir tik svaigs, un man tā galvenā atziņa, kas ir izveidojusies par šo pusotru nedēļu, man likās, ka izdot grāmatu ir tas grūtākais, un es biju tik ļoti, īstenībā man šis gadījums mans ar šo grāmatu bija diezgan ilgs process, un kamēr es tiku līdz grāmatai, un tad man likās, ka varēs uzelpot, bet man tagad tā sajūta radusies, ka ir iestājies otrs process,
uz ko es jūtu, ka es to iespringstu, jo man galvā visu laiku, katru dienu, man tad, es katrs autors piekritīs, ka grāmata ir tā kā sava veida bērns tomēr. Un mēs tās grāmatas mīlam, un mēs savām grāmatām ticam, un mēs gribam, lai viņas arī izlasa. Un, ja vārds vēl nav pazīstams, tas ir īpaši, es domāju, grūti, jo tad arī ejot grāmatnīcā, ieraugot mazpazīstamu vārdu, un vēl kā man arī mēģina teikt, ka stāsts lasa mazāk nekā romāns, noteikti tā arī ir. Bet līdz ar to, kā panākt šo kaut kādu veidu atpazīstamību, un līdz ar to, zinot, kā grāmata iznāks, es gatavojos, es tiešām gatavojos, es jau biju skatījusies dažādus blogerus, un es zināju, ka grāmata iznāks, ka es saņemšos drosmi un uzrakstīšu, jo galu galā mēs dzīvojam šajā vidē, un es saprotu, ka pašam ir jārosās autoram, ir jārosās, lai arī grāmata vairāk nonāk pie lasītājiem, un es esmu pateicīga katram, kas uzraksta atsauksmi, vai arī Facebookā izcilajās grāmatās, vai kā saka, moderni nošēro un nolaiko, es tiešām arī izvēlējos grāmatu spilgt, jo es pat esmu arī spilgt personība, es tā domāju. Un līdz ar to man gribējās, lai grāmata tas vārds liecina arī par to dzīvesprieku un lielākoties es mēģinu rakstīt ar humoru. Tas nav tāds mēģinājums, īstenībā man tas dabīgi laužās sārā, man dažreiz ir tā, ka liekas, es tad uzrakstīšu kaut ko ļoti, ļoti nopietnu, kā raksta visas lielās rakstnieces, tādu. Bet es kā iesāku tā, man uzreiz vienkārši kaut kas paraujies diedziņu, un atkal tas viss aiziet tādā veidā, kā es arī to rakstu, jā. Un tad vēl ir par to grāmatu blogošanu. Man tieši Elīna pirms sarunas prasīja, vai es arī rakstu grāmatu blogu, un es tad sapratu, ka nē, jo labi, tas būtu viens, ka ir aizņemtība, jo pēc savas nodarbošanās es esmu redaktori. Nacionālas enciklopēdijas redaktori, un arī rediģēju dažreiz grāmatas, un redaktoram lasīt grāmatas, tas ir sava veida darbs. Un tad, ja man prasīja brīvā laikā, un tāpēc es ļoti gaidu atvaļinājumu, jo tad es esmu nolikusi grāmatas malā, bet tas nenozīmē, ka es nelasu, bet arī es vēl paralēli tā kā arī mēģinu pašreiz pabeigt doktorantūru, un līdz ar arī tur vēl ir zinātniskā literatūra, un jāgatavojās arī tur visādiem rakstiem un tā, un līdz ar to tāda lasīšana, tieši tā literatūra, ko es pati gribētu, ir tāds ļoti, ļoti, man tāds īpašs brīdis, un varbūt kādreiz to es darīšu, bet, ko es gribēju teikt, jūs klausoties, ko mēģinu stāstīt, ļoti līdzīgi, es par teātriem rakstu. Un esmu mēģinājis rakstīt par teātra izrādēm, un tieši tas arī, kad liekas, kad uzraksts par teātra izrādi, sirsniņas 10, 12, tiešām ielieku savu bildi ar savu maidzīnieku Eizi, protams, 175, vai ne? Tas šis salīdzinājums, jā. Un es zinu, cik šausmīgi liels darbs ir jāiegulda, lai uzrakstītu, un vēl jau vairāk, zinot to, ka es tomēr esmu tādā jomā, vairāk vai mazāk tomēr kaut kādā, arī no akadēmiskās puses, jo arī disertācijas rakstu par prozas dramatizējumiem latviešu teātros. Tas ir kaut kas starp literatūru un teātri. Un tad es jūtos atbildīgi par to katru vārdu, ko es uzrakstu. Un tieši tāpat arī par izrādi, kā jūs par grāmatām. Es nevaru izrādi, ja man arī nepatīk, es nevaru uzrakstīt, ka nē. Un man ļoti, ļoti lieliski iemācīja attieksmi pret tekstu Liepājas universitātē, kur ir rakstniecības studijas, profesora Kuduma, kad es vienreiz seminārā teicu, man tā grāmata riebās, es neteikšu, kura, jā, un viņi man teica, Evī, mēs uz tekstu neskatāmies, mums patīk vai nepatīk, mēs skatāmies, kas tajā tekstā ir, un man tā ir palikusi tāda ļoti liela atslēgas frāze galvā, no kā es arī vados, un piemēram, arī kā jūs man liekas, ka ir jāskatās, kas tajā tekstā ir. Tā, jā. Es vēl īsi pateikšu par to, ka tas ir tāds mazliet arī, teiksim, manā gadījumā atsevišķs mazais žanrs, kā ir rakstīt par grāmatām, esot rakstniecei, jo es šogad pieņēmu lēmumu,
ka es grāmatas vairs nevērtēju, jo kāds gan man ir tiesības kā rakstniecei vērtēt citu rakstnieku darbu. Es savus grāmatu atsauksmes, es pat tās vairs nesaucu par atsauksmēm, tās ir manas sajūtas par grāmatām, kuras kādas tās man ir izraisījušas, jā, un nelieku vairs zvaigznes, un es zinu, ka ir pastāv tajā pašā gudrīdā tāds kaut kāds, nezinu, no kurienes nākušas priekšstats, ja nav ielikta neviena zvaigzne, tā tad nepatīk. Es gribu apgāst šo mītu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kur tiešām nespēja novērtēt no 1 līdz 5, jo kas gan tas vispār ir, kādu var vispār ar cipariņiem novērtēt. Jā, tā kā man liekas, ka tas vēl kā rakstniekam vērtēt kādu citu ir ļoti grūti. Paldies. Tu vēl kaut ko zināt? Ja mikrofons iet garām, kaut kas jāpasaka, lai es esmu pēdējāks kaut ko pasaka. Bet turpinot domu, ka katra rakstnieka grāmata ir kā bērns, tā kā man viņas tik daudz, es esmu tā nevīžīgā daudzbērnu māmiņa, kas ir rīgi slikti pret viņiem izturās. Tāpēc nevis tur pa brīnišķi runā, bet piemir, ka manējās jau tāds bišķi mēsls. Nu, nav, normāls grāmatas, tieši daudz. Labi, punkts, čau. Bet ātrais jautājums, pirms es aicinu apakaļ meitenes, jums vēl ir jūsu novēlējums grāmatu blogeriem? Man vēl ir mikrofons. Mūsu novēlējums. Nepadodat par sociālos tīklus, es praktiski gan izdzēsu sevis, viņas cenšos nelietot, bet ieeju vismaz Instagramā visām, ko es redzu, visur, kur grāmatas pat nelasu, bieži vien es vienkārši sabāžu visur sirsnīs. Un es ļoti atvainojos, es tiešām mēģinu no sociālo tīklu atkarības nosaisties no šīs adatas. Bet jā, es ļoti novērtēju jūs un maleči, jūs baigi forši. Es droši vien novēlētu vairāk laiku lasīt, ko visiem, kas mums noderētu. Un jā, to, ko jūs šeit ļoti brīnišķīgi stāstat arī par atrast to savu, nezinu, iekšējo gravitācijas asi, kas ir tās grāmatas, par kurām patīk rakstīt un par tām turpināt rakstīt, jo man liekas, ka to bija teikusi brīnišķīgā psihoterapeita Vita Kalniņa, ka arī, šī te visēšana nav patiesībā ļoti laba, ka ir ļoti labi, ka mēs selektējam, un es kā lasītāja esmu ārkārtīgi laimīga par grāmatu blogeriem, jo tu atrod savējo, ar kur ir līdzīga gaume, un tā ir brīnišķīga iespēja jau atlasīt grāmatas, kuras man varētu patikt. Es pilnīgi noteikti zinu, pie kura man ir jāiet, kura saka, ka patika, tad man arī patiks. Un jā, saglabāt šo katrai savu šo te unikalitāti un odziņu, jo man liekas, ka tas ir visbrīnišķīgākais. Kristīna ar savām lietām, Sandrai ar savām grāmatām, katrai ir kaut kas tas atšķirīgais, jo ja mēs visi kļūsim vienādi, galīgi vairs nebūs interesanti. Nu jā, es gribētu vēl piebilst to, ka neaizmirstiet to, ka cilvēki lasa, bet tas kaut kāds iedzimtais slinkums mazlietiņ uzspiest to sirsniņu. Es domāju, ka tā lasīšanas auditorija krietni lielāka nekā spiešanas, un līdz ar to es domāju, ka jūs darāt vērtīgu darbu, jo būtībā grāmata iznāk daudz. Tā varbūt, ka šķiet, ka neiznāk grāmata daudz, bet grāmatas tiešām iznāk daudz, un mazliet tanī visā klāstā tas dod kādu ieskatu, un es domāju, ka tas ir ļoti skaisti, ko jūs darāt. Paldies! Paldies! Paldies rakstniecēm! Lūdzu, manas panelistas, nāciet atnāk. Teiksim noslēgumu vārdus. To, ko es nepateicu sākumā, ir, ka tā laikam ir tā lieta, ka par grāmatām var aizrunāties, un mēs arī esam aizrunājušās nedaudz. Var vai ne? Īzdeks arī piekrīt, ka var aizrunāties. Kādi būtu jūsu tādi noslēguma vārdi, pirms mēs parādām vienu video un varbūt vēl kaut kādu diskusiju mēs arī ieslēdzam? Kādi būtu vispār tādi noslēguma vārdi, ko jūs vēlētos pateikt? Jā. Turpiniet lasīt. Man nav īsti tāda noslēguma vārdu, ko es gribētu teikt, jo es zinu, kāds video būs tūlīt, un man liekas, ka tajā video ir pateikts viss, un labāk nevar vairs pateikt, tāpēc skatāmies video pēc tam. Es gribu teikt, ka esošajiem un topošiem grāmatu blogeriem nevajag būt pieticīgiem, kā latviešiem tas bieži ir. Pieticīgiem tādā ziņā, ka tu baidies parādīt to savu patieso viedokli, vai baidies vispār sākt, vai kas nu tagad būs tajā, ko es uzrakstu. Neesi pieticīgs, neesi bailīgs, vienkārši esi ar savu balsi un ar savu viedokli, ar savu mugurkaulu. Es gribu pateikt, turpinam lasīt. Lasam to, kas mums patīk, ķeram no tā kaifu. Tas ir tas galvenais.
Un es savukārt gribētu aicināt mums būt atbalstošākiem vispār vienam pret otru, priecāties par citiem un viens otru vairāk celt, jo īstenībā mūsos ir baigais spēks, bet ja mēs katrs tikai skatāmies ļoti šauri uz sevi, tad mums pašiem nebūs labi. Man liekas, jo mēs vairāk, es arī esmu ļoti liela tāda Latvijas ražotāju fāne, varētu teikt, man liekas, jo mēs vairāk pērkam vietējo produkciju, jo mums ekonomikā labāk iet, jo mēs labāk atbalstam savus draugus, vietējos rakstniekus, viņiem iet, izdevniecībām iet, un visiem mums vienkārši ies labāk. Tāpēc esam atbalstošāki un priecājamies viens par otru. Un mums tādi noslēguma vārdi mums sanāca. Ir Facebookā izcila grāmatu grupa, kuru administrē Vija Kilboka, un tur tagad ir jau, man liekas, bija 70,000, man liekas, ir jau 100, vai ne? Kāds varbūt zina to skaitu cilvēku, es arī nezinu. Un mums bija iespēja Viju satikt trešdien, un vispār viņai pajautāt, ko viņa domā par grāmatu blogeriem. Un ir tā, ka es neesmu tehnikā visspēcīgākais cilvēks, un man palīdzēja Kārlis, un mums nesanāca uz lielā ekrāna palaist video. Mēs viņu palaidīsim ļoti maziņu šeit, bet mēs pēc tam apsolamies, ka mēs viņu visu kaut kur citur arī parādīsim. Sakot, mums šeit tiešām nekas nesanāks, bet pēc tam pienāksiet visi pie mana datora un paskatīsieties. Labi, es apsolos visiem parādīt, un mēs arī ieliksim uzreiz šodien sociālos tīklos. Bet varbūt jūs vēlaties kaut kādus jautājumus uzdot, pirms es pasniedzu lieliskās dāvaniņas no Dzintara, un vispār arī kādam, kas varbūt uzdos jautājumu, mēs arī varētu dāvaniņu iedot. Vispār kaut kādu diskusiju. Jā, Lelda, lūdzu. Man radās jautājums. Radās jautājums Kristīnai, kad viņa minēja, kad viņa grāmatu atsauksmi uzraksta uzreiz. Vai tu veic kaut kādas lasot atgādnes sev, vai tu veic kaut kādus pierakstus? Kā tev izdodās tas? Pastāst noslēgumu. Jau nē, vienīgais, ko es daru, es izrakstu kaut kādus, varbūt spilgtākos citātus, kurus man gribas ietērpt tajā atsauksmē, citādi nē. Es rakstu uzreiz, jo patiesībā es vienu grāmatu nelasu ilgāk par pāris dienām, tāpēc es nevarētu uzrakstīt par grāmatu pēc mēneša, jo es būtu izlasījis jau vēl 10, un jau es neatcerētos neko tur, tāpēc tā. Matemātika ir vienkārši 93. grāmata, un kurš datums šodien 20. septembris, vai ne? Tā kā tur uzreiz skaidrs. Vēl kāds kaut ko vēlas pajautāt? Īzaks vēlas pajautāt? Ja tu nelasi grāmatas, tad ko tu citu dari? Kam tas jautājums domāts ir? Tev! Ok. Ko es vispār vēl daru? Es strādāju, rūpējos par ģimeni, par savām 3 meitām, par savu suni. Un pareizi arī teica, kurš teica par tām sunīšu bildēm, kad es ielieku rases bildi, tad man noteikti lielāka ir atsaucība no visiem pārējiem. Bet es interesējos par visādām jaunām lietām, un nav jau tā, ka es tikai lasu, jā. Kaut ko arī citu daru vēl. Vēl kāds? Jā. Ļoti, varbūt ne tik aktuāla lieta, kad ir lasīšanas bloks cilvēkiem, kad viņi vienkārši atver grāmatu un nespēja palasīt. Atver kādu citu grāmatu un saprot, nav. Kādi ir varbūt ieteikumi, ja tu saproti, ka tu nevari neko palasīt, ka tu nespēji turpināt šķirstītās lapas, tev vārdi vienkārši neiet, viņi nepaliek tev prātā, tu vienkārši nejūti neko un tu nevari turpināt lasīt. Kādi ir jūsu ieteikumi? Kā tikt pāri tam blokam? Tas ir tas, kur mēs abi tagad esam, ja es saprotu. Tu nē. Nu, es ko daru, es vienkārši lieku tās grāmatas malā. Un es lieku malā un gaidu kādu citu. Un
varbūt meitenēm ir citi ieteikumi, jā. Man tā ir bijis ļoti reti. Tajos ļoti retajos brīžos, ka tā ir, tad es vienkārši daru kaut ko citu. Es vai nu staigāt, vai es uzlieku Netflixu vienreiz gadā, vai es, jā, es saprotu, ka reizēm ir tā, ka vienkārši tas prāts ir pārstimulēts, un tad, kad tu lasi, tu vairs nevari palasīt. Tas tiešām ir kaut kādos brīžos pēc tādiem spilgtiem notikumiem. Es ticu, ka es arī šodien braukšu mājā vilcienā, es nevarēšu palasīt, ja man būs pārāk daudz domas, un viņas būs par kaut ko citu. Un tad tu vienkārši saproti, ok, tagad nav mans lasīšanas mūds, un es nelasu. Ir, man liekas, pilnīgi ok, un tajā brīdī, ja es lasu, un es jūtu, ka es it kā lasu un neko neizlasīju, es saprotu, ok, es varu vienkārši pasēdēt vilcienā un pastīties pa loku, jā, vai vienkārši padzert maču un nedarīt neko. Tas arī ir ok, reizēm vienkārši tas, kā Maikls Rūšs rakstītajā klusuma grāmatā, ir ok nedarīt neko, vai ir ok nelasīt, ir ok vienkārši būt. Mani tas piemeklē laiku pa laikam. Te gan uzreiz jānodala, ka varbūt tā ir konkrēta grāmata, ar kuru ir šis bloks, un varbūt pat vairāk kārt, un tad es to neturpināšu. Es neuzskatu, ka ir jāizlasa kāda grāmata līdz galam tikai tāpēc, ka tā ir paņemta, ja vien tu nemācies skolā vai studijās, un tas nav obligāti jāizdara. Es uzskatu, ka tie brīži, kad piemeklē šīs lasīšanas krīzes, ir saistīts to, ka cilvēks ir pārstimulēts, ir pārāk daudz informācijas, iespējams, uz to brīdi ir kaut kāda arī mentālās veselības traucējumi. Tātad grāmata jāliek malā. Ir jāatpūtina galva kopumā no informācijas plūsmas, un katram ir droši vien tie savu paņēmieni. Man patīk iet dabā, pie jūras iet, un laiku pa laikam man patīk arī grāmatas lasīšana aizstāt ar filmu un seriālu paskatīšanos. Man ir tieši tas pats, neko jaunu nepateikšu, paņem pauzi, bet šos brīžus, kad nelasās, reizēm paņemot pauzi un atsākot, var izmantot pieejot pie tā sava TBR plaukta. Un paņemt kaut ko tu ļoti sen esi gribējis, bet visu laiku esi zadzis to laiku tai kaut kādai konkrētai grāmatai. Varbūt šis ir tas brīdis, kad tieši paņem to grāmatu. Tā kā tas tāds ieteikums no manis, jo es tā daru, jo man ir vesela kaudze, ko es ļoti gribu izlasīt, bet es visu laiku līdz viņām netieku, un tad kaut kur ir jārod. Nu, tad tiekamies lapas pusēs, un vēl ko varēju tikai pēdējo kā pateikt, paldies meitenēm, liels paldies, paldies visām, kas šeit ir, kas raksta, kas lasa, runā par to, un grāmatas var veidot ļoti fantastiskas draudzības, gan ar rakstniecēm. Man liekas, Inga bija viena no pirmajām, ar kurām man izveidojās draudzība. Es viņai prasīju grāmatas, viņa man deva lasīt un ieteica, ko lasīt. Tā kā grāmatas tiešām veido brīnišķīgas draudzības, un lai tas tā arī turpinās. Paldies visiem! Es aizmirsu, jā, svarīgākā sadaļa, kas arī šoreiz bija, ir mūsu atbalstītājs Dzinters. Ir sagatavojis brīnišķīgas dāvaniņas, tās nav grāmatiņas. Grāmatiņas visur rādās, brīnišķīgas dāvaniņas, un paldies, Kristīne, tev. Jā, mūsu grāmatiņas ir tur, maiņas punktā, var iet pēc grāmatiņā. Paldies, Laura. Neviens. Paldies, Krista, atsaucies un atbrauci. Un jā, Dzinters mūs tiešām lutinājis ar šādām brīnišķīgām. Un tas roku krēms, es ātri jums pastāstīšu, parādīšu. Jā, šis te oranžais roku krēms ir ļoti brīnišķīgs. Viņš ļoti, ļoti labi smaržo. Inga? Es gribēju pateikt, ka tās dāvanas ir visiem. Es gribēju pateikt, ka šīs dāvanas ir visiem, kuri ir šodien atnākuši, tā kā jā, nākat pēc dāvanām. Jā, var sakot, nākat pēc grāmatām, ne, bet dāvanām, tiešām tās grāmatas ir ieklemējušās un viss tā.